Labvakar, dāmas un kungi, Āgenskalna iedzīvotāji. Sāksim tad mūsu sapulci par Rail Baltica projektu. Es sākumā izstāstīšu mūsu to viedokli, tad būvinženieris izstāstīs būvniecības riskus, un tad mēs sāksim tā kā diskusiju veidā, mēs visu protokolējam, un, protams, uz visiem jautājumiem nespēsim šodien rast atbildes, tāpēc mēs tās uzdosim rakstveidā satiksmes ministrijai. Varbūt izstāstīšu sākumā par mūsu biedrību, kāpēc šī biedrība tika izveidota un ko tad mēs vēlamies panākt. Uz šo brīdi mēs esam 20 cilvēki, tad mēs esam domu biedri, kam nepatīk šis tunelis, un mēs esam saskatījuši vairākus riskus šī tuneļa būvniecībai, sākot no finansiālajiem, juridiskajiem, beidzot arī ar būvniecības riskiem. Doma dibināt biedrību jau bija sen, vienkārši Rail Baltica projekts mūs tā kā mobilizēja. Mērķi tā kā ir plašāki, ne tikai varbūt cīnīties pret šo Rail Baltica tuneli zem Āgenskalna, bet arī veicināt dažādus sporta pasākums, kultūra aktivitātes. Līdz ar to plānojam izvērst pašu darbību Āgenskalnā. Sāksim tad par Rail Baltica tuneli. Protams, šobrīd ir grūti izvērtēt, cik labs vai slikts šis tunelis, bet es izmantoju visu pieejamo informāciju un sāku izvērtēt, vai cik likumiski vispār mūsu sabiedrībai piedāvāt šo alternatīvu zem Āgenskalna būvēt tuneli. Pirmais, ko es izpētīju, tas ir Rīgas ilgspējas attīstības stratēģija līdz 30. gadam. Tas ir Rīgas domas plānošanas dokuments. Un ko mēs šajā dokumentā redzam? Tad Āgenskalnam ir piešķirta īpaša status, tad apbūves aizsardzības zona. Vēlāk atgriezīšos pie šīs lietas. Tālāk šajā plānā es meklēju, ko tad Rīgas doma ir plānojusi par Rail Baltiku. Tad Rīgas doma ir iezīmējusi Rail Baltiku un noformulējusi, kas tas tāds ir. Tātad stratēģijā kā vēlamākais tiek atzīsts Rail Baltica ievads Rīgā līdz centrālajai dzelzceļa stacijai. Un tālāk tiek nodrošināts, tiek paredzēts savienot Rīgas lidostu ar vilcienu savienojumu un ātrgaitas tramvaju. Kartē tas izskatās šādi. Tad, kā jūs redzat, Rail Baltica ievads ir līdz labajam krastam, bet tālāk plānošanas dokumentā nav paredzēts tunelis. Tātad no šī izriet, kad plānošanas dokumentā šo trasi ir plānots virzīt pa esošo dzelzceļu. Tātad satiksmes ministrija piedāvājot mums vērtēt divus variantus, viens par esošo dzelzceļu, otrs ir tunelis, kas nav nemaz plānošanas dokumentā, jo pats par sevi jau ir pretiesisks. Nākamais jautājums, kas mūs satrauc, šis ir īpašnieka tiesības uz nekustamo īpašumu. Tātad, būvējot tuneli zem zemes, kā tiks risināts jautājums par zemes īpašnieka tiesībām uz visiem izrakteņiem zem tās, kā arī zemes dzīlēm. Tātad zemes īpašnieki ar savām zemes slāņiem var rīkoties kā vēlās. Tas nozīmē, lai uzbūvētu šo tuneli, ir nepieciešams prasīt šo zemi īpašnieku atļauju, vai nu ir jāpieņem speciāls likums par zemes dzīļu atsavināšanu. Šeit atkal ir jautājums, kas vērtē šīs zemes dzīles un kā to vispār var novērtēt. Protams, loģiskākais un vienkāršākais ir šo zemi vienkārši atsavināt. Bet tālāk tad jautājums ir, ja uz zemes atrodas dzīvojamā ēka, tad ir jāatsavina ne tikai zeme, bet kopā ar dzīvojamu ēku, jo šī īpašuma nav dalā, viņi ir ierakstīti zemes grāmatā. Šis jautājums paliek neatbildēts. Tālāk es saskaitīju par Rail Baltica plānoto tuneli, skar 56 mājas, no kuriem 30 mājas ir daudzstāvu dzīvokļu mājas. Tas nozīmē, ka šie visi 56 nekustamā īpašumi, jeb mājas, būs apdraudēti gan ar vibrācijām, gan būs jārisina jautājums par zemes dzīlēm. Un tad beigās nav skaidrs, cik tas projekts izmaksās. Tālāk es ļoti aktīvi šobrīd komunicēju ar satiksmes ministriju, un īstenībā man pārsteidza tādas atbildes. Tātad sabiedriskajā apspriešanā
mums tiks stāstīts, ka tuneļa dziļums būs 50 metri dziļumā. Šobrīd man 2 dienu atpakaļ jau no satiksmes ministra informācija, ka tomēr plāno 30 metri dziļumā, un iebrauktuvē būs nepieciešams 500 metri. Un tunelis sākšoties pie, tā kad skartē ir iezīmēts, šajā vietā pie Arkādija parka. Tas nozīmē, lai 500 metri iedziļinātos tunelī, tad principā jānorok puses parks un puse šeit. Un uzdodot jautājumu, vai tā patiešām jums plānojat darīt, atskan tā, ka neskaidrs atbildes, kad nākotnē mēs vērtēsim, jātais tehniskie projekti, kas man arī liekas dīvaini. Arī uzdev tādu jautājumu, uz ko man nespēja atbildēt, kā bez tehniskās izpētes, bez ģeoloģijas izpētes mums piedāvā sākumā izvēlēties vai pa apvedceļu vai tuneli, un tad tikai sāksies izpēte. Protams, šo jautājumu neviens nespēja atbildēt. Tālāk, ja kāds varbūt parādīšu, ja kāds nezin, kā izskatās šī tuneļa būs mašīna dzelzceļa, tātad tas ir 13 diametrā gara mašīna, kas būs speciāli jānogādā līdz Latvijai, jo tuneļi nav paredzēti ne Igaunijā, ne Lietuvā. Mēs esam vienīgie un tikai uz Āgenskalnu posmu 2,7 km garumā mums būs jāatgādā, teikšu, šis ten monstrs. Ten jautājums ir uzreiz arī par izmaksām. Visi arī mums stāsta par drošumu, par to, ka nekas dzīvē nevar notikt, bet mēs zinām, ka tunelis tas ir inženiertehniska būve un viss, kas var notikt. Sāksim ar mūsu attīstīto Japānu. 12. gada 22. decembrī sabruka ātrgaitas tā kā auto tunelis, protams, arī ar bojā gājušiem. Tālāk šī pati ziņa mūsu Latvijas presē. Tālāk Sočos arī tuneļa rakšanas laikā notika iebrukums, un šeit jūs varat redzēt, kas var notikt ar dzīvojamā māju, ja iebrūk tunelis. Principā šī māja jānojauc. Tālāk 2012. gada 17. septembrī Ķīnā arī būvniecības laikā notika tuneļu sabrukums. Tālāk es nemeklēju, noteikti varētu vēl atrast tos gadījumus, tā kā nav tikai pozitīvie, ir arī šie negatīvie aspekti, un īstenībā tuneļi sabrūk tad, ja viņas būvē tur, kur nedrīkst būvēt, un ņemot vērā mūsu šo būvniecības pieredzi, tā arī nav jāskatās ar Stradiņa slimnīcas korpusu, man negribās pārbaudīt uz savu īpašumu, ar savu radinieku veselību, vai šis projekts ir kvalitatīvi izstrādāts, cik kvalitatīvi ir šie celtnieki, kas būvē šo tuneli. Man negribās to. Tāpēc mēs piedāvājam šo tuneli, nevis tuneli, bet trasi, lai laist pa esošo dzelzceļu. Un šeit es ieskicēju 3 riskus, ko es saskatīju tā kā tādu no juridiskā viedokļa. Pirmais ir būvniecības risks, kā es jau minēju, nekvalitīvs projekts, kas var novest pie tuneļa sabrukšanas. Finansiālie riski, tas ir neplānotas izmaksas. Tātad tuneļa būvniecības laikā var rasties dažādi neaprēķināt situācijas, un šīs neplānotās izmaksas būsim spēja, ka mums būs jāmaksā mūsu Latvijas nodokļu maksātāji. Un juridiskie riski. Tātad nav nevienā Rīgas attīstības plānos šāds tuneļa, kā arī nav skaidrs, kā risinās jautājumu par zemes dzīļu atsavināšanu. Mēs neesam pret Rail Baltiku, mēs esam par, ir nepieciešams tā kā attīstīt infrastruktūru, bet mēs esam par šo trasi. Šeit es skaitīju, šī trase principā aizskar 3 mājas, bet no otras puses šī vieta tiks arī tā kā attīstīta, jo arī tiks izveidot skaņas aizsardzības ekrāni, kas šobrīd nav uzlikti. Un arī daudz loģiskāk šeit ir iestrādāts viss nepieciešamais, lai varētu droši šo vilcienu, teiksim tā, palaist. Tālāk tad tieši, kas skara inženiertehniskās lietas, izstāstīs mūsu atbalstītājs un kolēģis Leonīds Ozoliņš. Lūdzu, Leonīds. Tagad to informāciju, ko jūs dzirdēt, tad es mēģināšu papildināt.
šajā pāris nedēļu laikā man bija iespējas sazināties ar metrobūs Leņingradā, bijušā Leņingradā, Sanktpēterburgā, kur es pārunāju un pakonsultējos par tām būtiskām problēmām, kādas varētu būt tuneļu vai metro izbūvē. Analizējot tās gruntis, kas atrodas Rīgā, šī brīdī pēc tādu inženieru slēdzieniem sliktākās gruntis ir Pēterburgā, Amsterdamā, un vēl sliktāks ir Meksikā un Rīgā. Tas, protams, radīs diezgan nopietnas tehniskas problēmas, nopietnas projektēšanas problēmas, bet tajā pašā laikā Pēterburgas speciālisti ir ļoti priecīgi, ka varbūt viņi dabūs pasūtījumu, lai veiktu šādu izpēti, ja gadījumā tiks veikti kaut kādi būvniecības, pazemes būvniecības konstrukcijas būvs. Kādreiz agrāk mēs būvējam 5 stāvu, 6 stāvu mājas, apbūves, par gruntīm vispār par to neviens nedomāja, nebija nekādas problēmas. Bet tik līdz tiek skartas jau pazemes dzīles, tas jau ir nopietnas inženieru izpētes, kuru var veikt šaurs inženieru speciālistu loks, kā arī izbūvētāji. Vai labāk runām, ka būtu pret kaut ko? Izdarīsim tā, kad mēs sākumā tad Leonīds izstāstīs savu domu, un tad mēs uzklausīsim visu pārējos viedokļus un sāksim šo diskusiju. Kādas varētu būt tehniskās problēmas šādu konstrukciju izbūvēja? Atkarīgs no iebūves dziļuma, veicot ūdens atsūknēšanu, atdalīšanu no konstrukciju būvēm, varētu gadīties grunts sēšanās. Līdz ar to tas varētu apdraudēt jebkuru no nekustamiem īpašumiem. Protams, ir apdrošināšana, visi pārējie tās problēmas, kurus var risināt, bet es nedomāju, ka tas ir tas veiksmīgākais vēlme, ko katrs iedzīvotājs īpašnieks gribētu sasniegties. Kur es sastāpies ar 2 tādiem projektiem. Tā bija biblioteka, monitorings apkārt ēkām, kuras tikus cieta. Nākošais objekts 2 Z-Towers torņi, kuras mājas vispār saplīsa, tika evakuētas, ja? Ņemot vērā tikai to, ka Towers bija 4 stāvi zem zemes, līdz ar to ūdens atsūksnes rezultātā notika grunts sēšanās ar lielām nopietnām tehniskām problēmām. Ja veicot katru pazemes izbūvi varētu būt katrs centimetrs vai pusmetrs, katrs puscentimetrs metrs var radīt nopietnas finansiālās izmaiņas. Ja šī gadījumā tā visi esat presē, acīm redzot, dzirdējuši, lasījuši par tām atvēlētām finansiālām izmaksām, kas ir paredzēts Latvijas valstī, ja gadījumā šādu izbūvi tiks veikt un rodās kaut kāds papildus izdevumi, tas viss gūsties, protams, uz valsts budžeta pleciem. Es domāju, ka tas arī viens diezgan ļoti nopietns risks. Tie varētu būt tādi īsumā tādi paši galvenie. Tad pats pirmais bija tehniskais problēma, kas varētu būt rasties būvniecības procedūrā. Un otra, tas finanšu risks, tas būtu finansiālais risks. Trešais gan tika minēts par juridiskām problēmām, kurai ir neatbilstība. Tas varētu būt īsumā to, ko es varētu informēt. Es domāju, ka diskusijas laikā varētu būt kāda papildi jautājumi vai interesi, kur tad mēs varētu papildīt. Zinot, kur es atrodoties, valsts vispārībā nav pārskatījis un tik vēsu likuši asfaltu. Kaut gan zinot, pēc 2.
pasaules kara, kas vispār šī rajonā darās, cik bumbas ir? Vai vispār jūs esat to izskatījuši ģeoloģiski vai neesat? Mēs neesam projekta autori. Bet tā ir. Un arī projekta autori vēl projektēšanas darba nav veikti. Arī ģeoloģija nav veikta šim projektam. Es ļoti uztraucos, jo šeit man ir privāti īpašums. Es šeit dzīvoju. Tieši tā, tātad šobrīd mums projekta, es atslēgšu atpakaļ, mums piedāvā izvēlēties bez pienācīgas ģeoloģiskās izpētes, mums piedāvā šo tuneli, kas nav pamatots ne ar ko. Viņš nav ne loģisks, ne izpētīts. Tunels sāksies rekur pie Arkādija parka, un šeit iznāks ārā. Pie Kaunciem tiltajā. Galvenais tātad tiks aizskarta ne tikai šīs ēkas, pats parks iespējams būs tā kā jālikvidē, un šeit arī stadions. Tātad principā būs mazāk vietas, kur nodarboties ar sportu. Rodās tāds sajūta, ka šis tunels vienkārši ir iezīmēts, lai izpētītu, un tad beigās nonāk pie secinājuma, ka tunels nav vajadzīgs. Jā, lūdzu mikrofonu. Arkādijas parks tik likvidēts? Nu, ja es pieturos pie tādas informācijas, ko man sniedz satiksmes ministrija, un ja viņi pasaka, ka tunela iebraukšana sāksies šajā vietā, un iebraukt nepieciešams būs 500 metru, tāpēc tāds atbildes parks ir jālikvidē. Protams, nav izstrādāts vēl tehniskais projekts, un man grūti atbildēt, arī viņi paši nespēja atbildēt. Līdz ar to viņiem šī projekta, teikšu tā, bīdīšana ir daudz saukļu un lozungu, bet nav ne pamatojuma, ne tehnisko datu, kā šis projekts tika realizēts. Labdien, es gribētu painformēt vēl par riskiem, kas saistās varbūt ar vidas lietām, te netika pieminēts, bet atverot pat jebkuru, teiksim, pētījumu Eiropas, ja tad no šādiem te tuneļiem ir sagaidāmas vibrācijas, ja tad vismaz 100 metru attālumā jau uz katru pusi, ja pat neatkarīgi no šī tuneļa dziļuma. Tāpat tas arī jārēķinās, ja kad šādiem tuneļiem tiek taisītas arī ventilācijas šahtas, ja kur nāk ārā smirdīgs gaiss, ja tad tur ietekme arī ir grūti prognozējami. Ja tad vibrācijas attiecīgi var ietekmēt arī māju, ja, tehnisko stāvokli, ja, plaisas un mūža ilgumu, protams, arī. Un aicinājums arī kolēģiem varbūt šo diskusiju veidināt konstruktīvāk, ja tad emocijas atstāt malā, bet domāt, ko mēs varam kopīgi, teiksim, darīt, ja, lietas labā, ja, lai netiktu apdraudētas mūsu mājas. Paldies. Varbūt stādāties priekšā. Mans Dainis, es arī esmu ietekmēts no šī projekta, bet mana profesija ir vides konsultants, ja, tad esmu arī pats piedalījies vairākos vides ietekmes uz vidi novērtējumu projektos, ja, kā projektu vadītājs, tā kā arī labprāt dalītos savu pieredzi. Jā, starp citu arī, kam ir vēlme iestāties biedrībā, jums ir tā kā mapīts, tur ir iesniegums un arī statūti, jūs droši varat uzrakstīt, jo mēs būsim kuplāki un vairāk, ja mēs varēsim labāk aizstāvēt savas idejas un savas tiesības. Ir valdes lēmums, dalības tātad par iestāšanos nav jāmaksā, un biedru naudu šobrīd arī netiek tā kā valdu. Tā inženieri palūk, jā? Es saku, ka jūs labi zināt, tad ir Aganas kalnā. Nevar dzirdēt. Mikrofonā lūdzu. Jūs var labi zināt? Aganas kalnā. Te visi ir privāti īpašnieki. Visi ir mājas. Un kā jūs esat kādreiz taisīt, bet es kā taisa tuneļus. Dzīvē savā. Tāds jautājums šim atbildēt. Prasu viņam, ka ir dzirdēt Aganas kalnu izteigājis labi. Kā prasiem jautājums? Mikrofonā, lai visi dzird lūdzu varbūt. Zinu Aganas kalnu. Visi jau zina Aganas kalnu. Kā jūs zināt? Jūs esat braukājis Aganas kalnu, kur to tuneli taisīs aiziet? Tas ir šeit ir zīmējums ir, bet īstenībā... Pagaidiet, tunels pēc zīmējuma ir paredzēts sākt
pirms Arkādija parka, kur ir stadions, ja, kur iziet tālāk uz dzelzceļu, un par visu zem mazās Kā jūs nometņiem. pār Daugavai tiksiet? Varbūt kungs pārmet. Un tālāk tunelis ir paredzēts zem mazās nometņu ielas. Līdz nākošais pagrieziens ir pie... kas tā iela bija? Līdz Kalciem ielai Kalciem iznāk ielai, ārā. Kalciem ielas. Šī vietā ir tas, kā kur varētu iziet ārā, kur pagrieziens, tā iela... Mēs esam pret tuneli, mēs neatbalstam šo tuneli, jo daudz loģiskāk ir šeit palaist šo dzelzceļu blakām. Tad šī teritorija zaļā, kas ir iezīmēts, tas ir 300 metru tā kā platumā. Tad reālais dzelzceļš, kur tāda maza līnija nevar viņu redzēt, tad mierīgi var piebūvēt, ir nepieciešams 40 metri, un šeit mierīgi var pielikt klāt šo vienu sliedi, kas aizies tālāk uz lidostu, un šeit aizies projām uz Bausku un izies tā kā ārā. Vēl kādi jautājumi? Es gribēju teikt, ka nevajag šeit uzbrukt nevienam no stāstītājiem, jo visi, cik es saprotu, sēž vienā laivā un ar vieniem uzskatiem, kad nevajag šo tuneli. Ja? Tas ir punkts 1. Šie cilvēki vienkārši mums skaidro, kur viņš atradīsies un kāda no viņa sliktumi. Bet punkts 2 ir tas, ka mēs aizmirstam, ka Āgenskalns pēc būtības ir Pārdaugavas Vecrīga, kura arī ir jāaizsargā tāpat kā otras puses Vecrīga. Un ja mēs viņu spētu kopā atjaunot, likt naudu iekšā, un lai viņš tiešām kļūst skaistāks, viņš būtu vienkārši Rīgas pērli, uz kuru visi braukt skatīties, un tādēļ arī mums viņš ir jāsargā. Tieši tā, aplaudēsim. Tieši tā, un tas arī jūs teiktais izriet arī no Rīgas tā kā plānošanas dokumenta apbūves aizsardzības zona. Tas nozīmē, ka šeit nedrīkst atnākt un nojaukt kaut kā jebkur tādu, nu teiksim tā, vecu ēku. Šeit ir jāsaskaņo un jādabū speciāls atļaus kaut ko renovēt vai mainīt. Es pilnīgi piekrītu iepriekšējai runātājai, un ņemot vērā, ka tiešām Pārdaugava ir zaļā zona, kur agrāk arī Kapseļa ielā bija vēstniecības, un Māras dīķis un Arkādijas parks, nepavēlt viņš saucās Arkādijas parks, kā īpaši izcila vieta, kur jau ir nolikvidēta estrāde un deju laukums un vispārējais. Tad man izbrīna šajā projektā viena lieta, kāpēc ir tik dzelžaini paņemta tieši šī te trase, kur apkārt ir tik tuvu dzīvojamās mājas, un ņemot vērā to, ka es skaidri zinu, ka māja, kas ir celta netālu no Umaņa gatves, kurai šobrīd ir 200 gadi, jo tā ir bijis vācu mednieku muižiņa, tad blakus šosejai, kur ir aizbērti ciet novadgrāvji, vienīgajai mājai, kurai ir dziļais pagrabs, ir jābrīno šī celtniecība, ka tur nenāk iekšā ūdens vai nāk pa dažām spraugām, bet katra mašīna, ceļi mums ir tik nekvalitatīvi, tad braucot garām ir tā kā atombumbas sprādziens. Viņi nepārtraukti vibrē, un tad, kad nokrīt troksnis, tad tās ir 4 stundas naktī, jo tālbraucēji, tad es varu iedomāties, kas notiksies šajā rajonā, kur nemitīgi cilvēki būs spiesti gulēt, ja, tā kā uz tāda vibratora, vai tā kā tādā veļas mašīnā centrifūgā, kur viņu nepārtraukti tricinās. Tas ir viens. Otrkārt, kā jau jūs minējāt, kad izsūknēs šos te gruntsūdeņus, kad vismaz es zinu, kad Rīgas namu pārvaldnieku apsaimniekotās mājas visas šķeļās brūk kopā, gruntsūdeņi ielas ir tādā stāvoklī, ka mašīnas nevar pabraukt. Gruntsūdeņi ir ļoti augsti, to var aizbraukt tepat Pārdaugavā, paskatīties pie Spices, kur gruntsūdeņi ir praktiski zemes līmenī, tajos atsevišķos novadgrāvjos, un ja tagad to visu sūknēs ārā, tad un visas tās bedres, kur krīt mašīnas iekšā Vecrīgā, kur iekrita mašīnas pie sporta akadēmijas, kur pie Umaņa gatves tiek izskalotas ietves, tur ir apakšā tik briesmīgi iet pa to ietvi, jo tu nevienā brīdī nezini, kad tur atvērsies zeme un kad tu tur iebruks ar visu ietvi, tad šāds tunels ir vispārīgi, manuprāt, pārgalvisks un pat pilnīgi jāsauc pat teroristisks risinājums. Tas ir otrkārt. Treškārt, šāds tunelis, ņemot vērā arī pasaules situāciju, man ir visai aizdomīgs šāds tunelis, jo tur, kur ir
tuneļi, tur notiek arī ne tikai ugunsgrēki minētie iebrukumi, bet arī spridzināšana. Man negribētos dzīvot uz šī tuneļa. Tā kā un vēl, ceturtkārt, ja kāds ir ceļojis pa Eiropu, tad kāpēc ir tik dzelžēni pieturās pie šī te tuneļa, ja Vācijā visu šo var arī likt uz estakādēm, kāds arī kādreiz bija risinājums, kad gribēja par visu varas makti uzbūvēt mums metro, tad bija tāds risinājums, ka liek augšā ātru gaitas tramvaju uz estakādēm. Ir brīva Daugavgrīvas ielas visa mala, ir brīva Upesgrīvas, es atvainojos, ne Daugavgrīvas iela, tā, kas iet no Akmens tilta nogriežās, tā laikam ir Upesgrīvas iela, tur gar preses namu. Daugavgrīvas iela, jā. Tā ir brīva iela, kura blakus nav privātā būve. Vienā pusē ir šis okupācijas parks vai laukums, otra pusē ir tur stipri tālu ir mājas, un ja grib rakt, tad tur var rakt, tur gan tas iet gar to, par Zundas kanālu šo pusi. Jeb arī celt augšā uz estakādēm, un būs ļoti skaists skats arī braucot pašiem priecāties, tā kā Vācijā pa virspusi skatīties, kas notiek Berlīnē, gan arī visiem turistiem, jo, manuprāt, šis te pazemes tunelis ir, nav variantu, vienkārši piedāvāts kam acīm redzot, kādam ir izdevīgi, šo te naudiņu iegūt, un, kur rodas miljonāri, tad ir jautājums. Teiksim tā, jā, šai tunelī varētu ļoti labi apgūt šo naudu, jo, kā es teicu, ne Igaunijā, ne Lietuvā nav tunels paredzēt būvēt. Tas nozīmē, ka uz šo īso gabaliņu 2,7 km garumā būs jāatgādā, nosauksim šo par lielo monstru, lai izraktu šo īso gabalu. Ja mēs redzam, ka Rīgas domas plānošanas dokumentā kur iezīmēts Rail Baltica trase, un tālāk ir saglabāt esošais dzelzceļš, un tālāk ir piedāvāts ātrgaitas tramvajs līdz Rīgas lidostai. Reku ir risinājums, kā var savienot Rail Baltica ar lidostu. Šeit, kāpēc dzelzceļi, kāpēc vilcienam jābrauc šeit un pēkšņi jāiet pāri, nav izskaidrojumi. Ja arī šo lociņu iztaisnotu, tur starpība ir 1 kilometrs. Jautājums arī izmaksās, kas ir lētāk nolikt blakām dzelzceļu vai rakt dziļumā, vēl pēc tam izpētīt, jo šeit sāksies pētīšana, un mēs nezinām, cik maksās šobrīd izpētes darbi. Man te būtu pirmkārt gribētu pateikt, ka mūsu mīļie skaistie padomjas laiki pieradināja pie tā, ka pa priekš kāds kaut kur pieņem lēmumu, un tad mums ir jādzīvo ar šo pieņemto lēmumu. Un nav zināms, vai tas tunelis nav jau kaut kādos plānos ieprojektēts. Ar visu finansēšanu, ar visu pārējo, ka finansēšana būs 10 reizes lielāka, tas ir arī skaidrs. Un vienreiz nevar šito sistēmu izbeigt, ka tiešām pieņemt kaut kādu alternatīvo variantu, kas neskar tik daudz cilvēku intereses. Tāpēc mēs arī šeit šobrīd veidojam šos Āgenskalnas iedzīvotāju diskusiju, lai parādītu, ka mēs neesam vienaldzīgi pret Āgenskalnu. Un šis alternatīvais variants ir šīs apvedceļš, nevis šis tunelis. Un, ja jūs redzat, šie visi pelēkie, tas ir viss mājiņas, ko aizskar šīs tunelis. Tāpēc aicinu jūs arī stāties mūsu biedrībā vai arī rakstīt mums ar idejām, jo mēs būsim vairāk, jo mēs tad vairāk būs lielāka iespēja salauzt to ierasto kārtību, kad kāds kaut kur kaut ko izdomā, un tad iedzīvotāji neko nevar darīt. Vienkārši atnāk uz sabiedrisko apspriešanu, teikšu tā, visi pabļaustās, no to viss beidzās. Bet nē, šodien tas tā nebūs, jo mēs sākam no rītdienas jau vākt parakstus pret, un jo vairāk būs šo parakstu, jo tam ir lielāks spēks, un septembrī, kad sāksies nākamās sabiedriskās apspriešanas, mums jau sola piedāvāt jau tehniskos risinājumus. Mēs arī būsim veikuši šos priekšdarbus. Šobrīd varbūt mēs pat plānojam pasūtīt alternatīvu ģeoloģisko izpēti, bet tas jau plānos.
Jā, lūdzu. Es gribēju vēl pateikt, kad es lasīju, kad padomju laikos gribēju celt tuneli, metro zem Rīgas, tur viņi pat tajos laikos nopratestēja, jo mēs esam celti uz purva un slāņi pārāk ļoti viegli kustās un nespēja noturēt tādu vibrācijas un vispārējo nespēja panest. Tādējādi rodas arī tās noguļās slāņi un arī tātad ļoti daudz mājas cietīs, jo Rīga nav piemērota tuneļiem. Viņa ir pārāk purvaina, uz kūdra celta. Es šādu viedokli arī biju dzirdējis, tāpēc es arhīvā plānoju pacelt šos dokumentus un apskatīties, kā tur patiešām ir bijis, jo patiešām runā, ka toreiz apstādināja šo tuneli dēļ ideoloģijas, nevis zaļo protestiem. Toreiz arī zaļo tādu nebija. Jā, jūs jau atbildējāt nedaudz uz manu jautājumu. Gribēju pajautāt, līdz kuram datumam, kurā datumā tātad šis lēmums neatgriezeniski tiktu pieņemts, tātad šo te tuneli būvēt vai nebūvēt, līdz kuram datumam mums ir laika protestēt, vākt parakstus un tam līdzīgi, kā jūs teicāt, septembrī, tātad būs tālāk apspriešana. Un gribēju pajautāt vēl, vai ir ieplānota, teiksim, kaut kāda diskusija ar satiksmes ministriju, jo dotajā momentā sajūta ir tāda, ka viena daļa cilvēku ir tā kā pret jums, nesaprotot to, ka mēs visi šeit, kas esam sapulcējušies, esam, tā teikt, vienā laivā, kā jūs minējāt, un nav šīta dialoga, ir vienkārši tāda atbalstīšana savā starpā, bet mums jau vajadzētu tā teikt uzbrukt satiksmes ministrijai, nevis šeit te organizatoriem par to, ka kaut kas tāds ir ieplānots, kā tas tunelis. Un skatoties internetā karti, pie apzīmējumiem pamanīju, ka tunelis ir norādīts kā alternatīvs ceļš. Un varbūt drusku tāds mierinošs aspekts tam visam, ka tas varbūt nav tas galvenais ceļš, kā ir plānots to darīt, varbūt tas ir vienkārši es nezinu, kā papildus variants, nevis akmenī iekalts jau kaut kas. Un tā tad gribētu varbūt rosināt un arī jautāt, vai ir plānots, un ja nav, tad varbūt ieplānojam kaut kādu vai mītiņu vai kaut ko tam līdzīgu pie satiksmes ministrijas, vai varbūt uzaicinam kādu satiksmes ministrijas pārstāvi nākamreiz, lai tā teikt cilvēkiem ir, kur izlikt savas emocijas, varbūt atbilstoši, nevis organizatoriem. Tā, paldies. Paldies par jautājumu. Jā, būs gan diskusija, gan ar satiksmes ministriju, gan ar Rīgas domu kā pašvaldības. Tas, kas tad pašvaldībai būs savā lokāli plānojumā jāpieņem lēmums par šādu tuneļu izbūvi vai neizbūvi. Šodien šeit diskusijai mēs vienkārši gribējām sevi pieteikt. Otrkārt jau iepazīties varbūt ar mūsu atbalstītājiem un jau var saprast, cik mūs daudz cilvēku atbalsta. Arī uzklausīt šos viedokļus, jo mans viedoklis un kolēģi viedoklis tas ir viens, bet ir, kur jau daudz labs domas izskanēja, ko mēs arī savā oficiālajā vēstulē satiksmes ministrijai tā kā rakstīsim. Un nākamajā tad sapulcē, kas varētu būt jau tuvāk rudenim, tad, kad mēs jau beigsim šo parakstu vākšanas kampaņu, tad aicināsim, satiksmes ministriju, aicināsim varbūt arī Rīgas domas pārstāvjus, lai izstāst par plāniem, kas attiecās uz lokālu plāniem. Piedalīsimies sabiedriskajās apspriešanās. Tālāk pēc šīs sabiedriskās apspriešanas ministrija plāno veikt tehnisko izpēti, un tehniskais projekts varētu būt gatavs 16. gada janvārī. Un tad tajā laika posmā arī plāno ģeoloģiju veikt. Tad mums laiks principā līdz 16. gadam. Un ja mēs jutīsim, kad mūsos neklausās, tad būs jārīko piketi, iesim pie satiksmes ministrijas, piketēsim pie Arkādija parka. Varbūt es skrienu jau pa priekšu, bet mums ir ļoti aktīvi atbalstītāji Stokholmā. Viņa sazināsies ar Zviedrijas zaļo kustību, un varbūt mums būs arī atbalsts no turienes. Cik man ir zināms, šis te posms, 72 km posms no Saukalnes līdz Rīgas lidostai izmaksāšot 500 miljonus apmēram, ja?
nekur netiek saukti nekādi cipari. Gribētos, lai satiksmes ministrija sāk runāt vispirms ar ciparu valodā, kas ir izdevīgāk, kas nav izdevīgāk un tā tālāk. Nevis vienkārši būvēsim tuneli šeit, būvēsim tuneli tur, būvēsim dienvidu pārodu, būvēsim ziemeļu pārodu un tā tālāk. Ja? Manā skatījumā būtu daudz izdevīgāk šo lidostu, teiksim, jo patreiz visu laiku iet runa par lidostu un lidostu, savienot Saulkalni ar Rīgas brīvostu, jo Rīgas dome ir deklarējusi, ka Daugavas labo krastu vajag atbrīvot no dzelzceļa pārvadājumiem, un tas ir loģiski. Savukārt, tad acīm redzot, kravas nāksies uzņemt Daugavas kreisajam krastam. Kopā brīvosta pārkrauj 15 miljonus tonu gadā. Tad jājautā satiksmes ministram Matīsam, kurš deklarēja, ka šis projekts būs valstī ar maksimālu izdevību. Maksimālu izdevību, ja? Un tad vai šos 15 miljonus tonu ogļu kaut kādu citu beramo kravu pārvadās pa tuneli apakšzemes? Kāda jēga tam visam? Kāpēc netiek piedāvāts vispār projektu izstrādātājiem savienot Saulkalni paralēli apvaceļam ar, teiksim, termināļiem Krievijas salā un tā tālāk? Kādā veidā tiks, vai tas nebūtu izdevīgāks variants, teiksim, priekš visas valsts mērogā? Otrām kārtām šī te pasažieru plūsma. Lidosta apkalpo 4,8 miljonus cilvēku, no kuriem 40% ir tranzīti pasažieri. 40 tikai. Nu, un pavisam vienkārši 500 miljonus, ja izdalīsiet ar šiem te nepilniem 2 miljoniem cilvēku, kas gadā it kā kursē uz lidostu, ja, tad tu iznāk fantastiski cipari, vienkārši fantastiski. Vai Latvija vai Eiropa ir tik bagāta, ka var atļauties celt zelta tuneļus pa apakšzemi, ja, nu, neraugoties uz visiem citiem argumentiem. Tāpēc man ir lūgums tiešām šo projektu izskatīt un risināt viņu kā maksimāli izdevīgu valstī, nevis kā kaut kādu dažu ierēģņu, teiksim, vai schēmotāju variantus, ja? Būvēsim tur, būvēsim šur un būvēsim vēl kaut kur. Īsumā. Paldies. Paldies par viedokli. Varbūt, ja kāds vēl nav redzējis, tad YouTube ir Mārupes sapulce, tā kā publicēta 3,5 stundām. Tur arī daudz jautājumu bija tieši, kas skar ekonomiku, vai ir aprēķina, vai šis projekts ir publisks, vai viņš ir ekonomisks. Un peldēja gan satiksmes ministrija pārstāvi, gan dzelzceļa pārstāvi, gan arī paši tā kā pētnieki. Viņi nespēja atbildēt, jo aprēķina nav veikta. Vienkārši ir pētniecībā šobrīd ir, teiksim, iztērēta nauda iezīmējot šo trasi, un tad tiks tērēt vēl naudu izpētīt, vai tuneli drīkst būvēt vai nedrīkst. Kaut to jau acīm redzot, pašā sākumā ir redzams, ka viņi nedrīkst būvēt. Viņiem nav šo aprēķinu. Rekur šeit kungs arī grib uzdot jautājumu. Ļoti priecājos, ka ļoti daudz cilvēks atnākuši šeit ir. Mana daudzie dzīves gadi pagājuši Nometnielā, Baložielā, Kalnciemielā, un tāpēc arī esmu šeit. Es visu savu mūžu cīnījies par Latvijas brīvību un neatkarību. Man ir jau 78 gadi, un es vienīgais laikam mums palikuši, kas Čeks pagrabā sēdies 53. gadā, un kas Staļins vēl dzīves bija, zina. Un šodien, ko es gribētu pateikt, es esmu pret pilnīgi visai šai ceļu būvei. Latvijai tā ceļu būve nav vajadzīga. Ne tādi tuneļi, nekas nav vajadzīgs. Vai kāds ir pateicis to, pa ko vedīsim pa šo ceļu? Man ir transporta firma. Es 91. gadu atbraucu no Sibīrijas, notiemē transporta firmu. Es gribu zināt, vai tiešām tas Anglis atbrauks ar lidmašīnu līdz Rīgas lidostai un pat tam sēdīsies vilcienā un brauks uz Tallinu. Neticu. Nākošais. Šeit ir paredzēts 1,7 miljardi
Latvijas naudas ieguldīt, Latvijas naudas, it kā no Eiropas Savienības. Tas nozīmē, ka Latvija atkal tiks pārdota. Jo mums atkal būs jāpērk sliedes, pat mums nebūs pat tādas grunts, vajadzēs Zviedrijas ieviest akmeņus, lai būvē šo ceļu. Tas nozīmē, ka tā naudiņa it kā mums tiks iedota, un pēc tam pašā laikā tā nauda tiks aizvesta prom. Nākošais, mums nav darba spēka. 400 000 cilvēku, labāko cilvēku aizmukušīs valsts. Sapratiet? Es pateikšu, ka es arī mūsu politiķiem uzdevu daudz jautājumus esmu. Tad, kad Hruščovs 55. gada uztaisīja amnestiju, tie cilvēki ar basām kājām 45 salā bija gatavi nākt šo Latviju, dziedāt un Dievs svētī Latviju. Un šodien, kas ir noticis, šie cilvēki Latvijas mūk prom. Tiek radīti tādi apstākļi, ka viņi var atrast darbu, nopelnīt savus ģimenes apgādu un tā līdzīgi. Un kāpēc mums jābūt tas ceļš? Šlesers jau firmu radījis ir. Jo, kaut kādu naudu viņu vajadzēs dabūt. Nākošais, par to tuneli grūti pateikt. Es arī satiks ministrēs ticies, par cik man par to firmu ir, uzdevis jautājumu, cik ekonomiski izdevīgi ir šis tunels, šis ceļš. Viņš nevar atbildēt. Redziet, pasaulē ir daudz brīvas naudas. Un kur nauda tiek saglabātā? Tas ir nekustamos īpašumus, zeltā un mākslas darbos. Un šeit tie miljardi tiks doti, lai būvētu to ceļu, jo, ziniet, 300 metru pa labi pa kreisi tā zeme piederēs tiem, kas šo naudiņu iedos. Mums te Latvijas iedzīvotājiem tas, ziniet, viss aizies garām. Un tāpēc es uzskatu, ka mums visiem kopīgi jāapvienojās ir. Kopīgiem spēkiem jāuzstājās, lai šitien tādas cūcības, kas notiek Latvijā visu šo laiku, mēs jau tā esam 7 miljardus esam ārējais parāds. Šodien mēs gribam vēl ārējo parādu ņemt. Mūsu maz bērni nebūs spējīgi atmaksāt šo visu. Un tāpēc kopīgiem spēkiem cīnīsimies par to, lai mums būtu nākotnē, mūsu nākotnes jaunatnē būtu laba dzīve un labāk. Un iziesim kopā kādreiz cīņā, iziesim uz ielām un cīnīsimies par to netaisnību, ko ir veidošie tie cilvēki, kas šodien arī ir pie varas. Paldies jums! Pavisam nedaudz gribētu papildināt Jaunekli, kas šeit priekšā runāja par to, ka Āgenskalns stāv uz purvu par šo metro celtniecību. Viņš pats droši vien tos laikus neatcerās, bet es atceros. Es tad skolā gāju, kad es eju šo te viesnīcu. Tieši šo, kur mēs tagad atrodamies. Tad gribu teikt, ka šeit grima pāļi, ko vakarā iedzina, pa nakti viņi bija noslīkuši. Un viss šis glaunais tagadējais hotels stāv uz monolīta betona kluči, kas balstās uz dolomīta slāņu. Tas bija vecajos padomju laikos. Tātad izpēte, un tikai tad var sākt domāt vispār par būvēšanu, un tikai tad domāt par izmaksām. Es atkārtoju, tie nav 4 stāvi, kas varbūt zem zetdorņiem. Tie ir 10 metru līdz dolomītam šeit. Paldies! Paldies! Sakiet, vai uz šo sapulci jūs aicinājāt kādu no Rail Baltica vai satiksmes ministrijas speciālistu? Uz šo sapulci mēs neaicinājām, mēs aicināsim uz nākošo sapulci, jo šī sapulces mērķis bija tā kā izstāstīt par mums, pateikt mūsu šo viedokli, bet, kad aicināsim arī šos pārstāvjus, mums arī tad jāveic kaut kādu priekšdarbu, izpētes, lai mēs jau varam tā kā argumentēt ar datiem, nevis interpretēt likumu un Rīgas attīstības plānu. Jā, no savas puses es atļaušos teikt, ka prasītos vairāk objektivitātes, mazāk emociju no visiem klātesošiem.
tālāk vienu lietu, ko es gribēju teikt. Es vakar zvanīju uz Rail Baltica informatīvo tālruni, norunāju tur speciālistu minūtes 40. Vienkārši es neesmu speciālists nevienā no saistītajām jomām. Es vienkārši esmu analītiķis, kuram rodas idejas un es tās apspriežu. Tas nozīmē, ka jebkurš šeit cilvēks, arī jūs, varat zvanīt uz šo tālruni, piedāvāt idejas, risinājumus, jautāt, kāpēc nevar darīt tā, kāpēc jādara šādi. Jo šis speciālists izklausījās reāli sakarīgs, pretim nākoši un nebija attieksme, ka kaut kas ir akmenī cirsts vai man vienalga no sērijas. Viss bija baigi sakrīgi un es iesaku obligāti nākošais aicināt kādu, lai ir uzreiz objektīvas pārunas, lai nav tikai vienpusēja kaut kāda tendencioze. Piekrīt jums, jā, tāpēc mēs šodien apkoposim šos viedokļus un aizsūtīsim rakstiski satiksmes ministrijai. Tad vasarā būs šis parakstu vākšanas periods, tad nosauksim viņu no tādiem procesiem, varbūt par kluso periodu, jo gan Saima iet brīvdienās, gan ministra kabinets strādā mazāk. Un septembrī sāksies oficiāli. Tātad septembra mēnesī ir plāns projektu attīstītājiem veikt par septembrī pabeigt sabiedrisko apspriešanu. Tā būs arī pēdējā sabiedriskā apspriešana. Un tad jau viņi tālāk šo jautājumu risinās savos garajos koridoros. Līdz ar to mūsu mērķis ir, lai septembrī pēc sabiedriskās apspriešanas, lai tas nenoklūstu, lai nebūtu tā, kā šobrīd sabiedrisko apspriešana interpretē, ka tas ir tikai neliela daļa no ietekmes uz vidi. Jo iedzīvotāji, tā ir ietekme, vai kā tad šie sabiedriskās apspriešanas mērķis ir saprast, kā ietekmēs cilvēku, bet, protams, arī var ietekmēt arī dabu, ietekme arī ir finansiālā. Un pagaidām izskatās, ka šīs sabiedriskās apspriešanas, kur cilvēki pasaka tā, ka pret, tas ir maza daļiņa no visa lielā ietekmes uz vidi. Līdz ar to aicinu neapstāties arī pēc septembra, tāpēc ir šī biedrība, lai mēs rakstītu, diskutētu, rīkosim vēl tad sanāksmes, arī pēc oficiāliem saorganizēsim vēl, aicināsim šos speciālistus un veidosim šo diskusiju, lai saprot un beidzot dzird arī mūsu viedokli, nevis savu. Es domāju, ka tā diskusija kā tāda ir laba, bet tie, kas šeit ir sanākuši, mēs jau tā kā esam pret ar saviem parakstiem apliecinājuši, un es principā pievienojos kungam, kurš lūk runāja bišķi iepriekš, kas runāja tieši par šo finansu aspektu. Jo dotajā brīdī iznāk kaut kā tā, ka mēs cenšamies dalīt lāču ādu, kurš vēl īsti nav nomedīts. Jo tādas īstas faktiskas skaidrības arī par šo tēmu nav jā vai nē. Otrkārt, valdība tikai tagad lēnām sāk un Saima aptver to, kad ekonomiskais stāvoklis valstī nebūtu nav tik spīdošs. Kad budžeta izpildes plāni nepildās un tā tālāk. Un es domāju, ka viss šīs peripētīs globāli ekonomiskie procesi var atstāt arī tādu iespēju, ka šis būs kārtējais tāds parunāšanas projekts un ar to tā lieta var arī apklust. Jo šāda līdzīga pieredze, teiksim, ir visos mūsu lielajos Latvijas megaprojektos bijusi līdz šim. Jo, ja mēs kāds sekojam līdz valūtas kursiem, kādi ir, un pateicoties tam, ka mēs esam Eirozonas valsts, tad katrs no mums ir kļuvis vismaz par 30% nabadzīgāks nekā viņš bija pagājušo gadu, apmēram gada vidū. Jo eiro ir vienādā līmenī ar dolāru pēc kursa, tikpat kā. Un ņemot vērā to, ka Amerikas tāds pabalsta līmenis ir $2500, kā atskaits kritērijs tāds nesevišķi veiksmīgs darbonis saņem tādu aldziņu, ja? Tad tā jau ir diezgan pieklājīga alga priekš Latvijas. Un uz šī fona mēs varam rēķināt, kā tad ir Latvijas patiesie ienākumi, jo viss šis te jēzga un ļembas ap to vienkārši ir kaut kāds sabiedrības tādu viedokļu vai kādu uzjundīšanas jautājums no augstākajiem varas slāņiem, bet īstenībā tautai būtībā tas nav vajadzīgs. Šis dzelzceļš jau nebūs jau kam braukāt par viņu. Priekš kam viņš ir jānovad uz lidostu. Šis grandiozais dzelzceļš, ja lidost pat apkalpo pasažieru pārvadājumus un ir pieejami daudz citu alternatīvu ceļu, kā tie cilvēki nokļūst ar līdz šim lidostā. Es domāju, ka ir labi, kad ir šāda biedrība tiek organizēta,
Mums vienkārši pašiem ir sevi jāapzinās, mums ir jāaizstāv savu teritoriju Āgenskalns, kurai es esmu dzimis un audzis. Mums ir jācenšas padarīt viņu labāku, skaistāku, sakopt savus īpašumus un pārējo apkārtni. Un, ja mēs būsim vienoti, mēs vienmēr varēsim aizstāvēt savu viedokli tālākajos apspriešanas jautājumos, jo pagaidām mēs spriežam tā, ka pa zilu gaisu, kas būs, ja būs. Paldies. Jā, par to, ko jūs teicāt, kad satiksmes ministrija pat apšauba, vai viss projekts, tad caur visu Latviju sanāks, tas arī izrietēja no dzelzceļa pārstāvju teiktā Mārupas sapulcē, kurā viņš teica aptuveni tā, ka šobrīd ir 2 gadu plānošanas periods, ir ieplānot pirmā nauda, tātad izpētēji, un šī izpētes nauda šobrīd tiek apgūta. Tātad algojot šos pētnieks, kas zīmē kartas, algojot profesionāļus, kas izstrādās tehnisko plānu un kas pētīs arī ģeoloģiju. Tas, kas notiks pēc šiem 2 gadiem un kā varētu Eiropas komisija nolēmt vai piešķirt vai nepiešķirt, viņš arī saka, kas to lai zina, viņi jau paši nezina. Bet šī izpētes nauda būs arī apgūta. Kaut kur martā, kad es komunicēju ar satiksmes ministriju, viņi man teica, ka viņi aizsūtījuši ir uz Eiropas komisiju pieprasījumu 300 miljonu apmērā, lai sāktu ar Rīgas posmu. Principā viss Rail Baltica sāksies ar Rīgas posmu būvniecību. Tā kā mūs var skart šī būvniecības process, vismaz Rīgas posmas. Tāpēc mums ir ļoti aktīvi jāiesaistās un jāpasaka savus viedokļus par šo tuneli. Jā, Rail Baltica nesanākt visā Latvijā, bet Rīgas posmu ir plānots izbūvēt, un ar to arī sāks. Tad 20. gadā, ja es nemaldos, plāno pabeigt Rīgas posmu, 24. visu projektu. Добрый вечер. Очень расстраивает происходящее. Я была на общественном обсуждении в Марупе. И что понравилось там, что Марупская дума очень вступилась за жильцов и за домовладельцев. Что происходит в Агенскалнсе, немножко создается впечатление, что мы сами по себе. Рижская дума как будто не слышит и как будто ничего не происходит. За нас никто не вступается. И получается так, что только мы сами в данной ситуации, это выглядит сейчас так, что можем себя защитить. К сожалению, на мой взгляд, на сегодняшний день никто не слышит эмоции. То, что мы здесь все собрались и мы против, это однозначно так. Но совершенно складывается впечатление, что Rail Baltica и Рижской думе совершенно все равно на то, что происходит с жильцами и на наши судьбы. И у меня поэтому, соответственно, есть предложение. Я считаю, что будут услышаны и приняты всегда документы, они будут говорить за нас. Поэтому у меня предложение сделать независимые оценки геологические, независимых организаций, в том числе европейских, оценить грунт, доказать, что нельзя проводить этот туннель, и опубликовать все это в прессе, чтобы это приняло огласку. И если бы мы могли успеть это сделать к осени, я думаю, что эти документы могли бы повлиять как-то на ситуацию. И еще у меня есть вопрос, есть ли здесь представители Rail Baltica где-то вот в рядах среди нас? Есть, да, здравствуйте, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Вот мы как бы все хотели к вам обратиться с пожеланием не проводить этот туннель. Спасибо. Jā, paldies par ieteikumu. Tātad bija piedāvājums, tātad mums savācoties, tās ir tikai emocijas un mūs neviens nedzird. Bija piedāvājums tā kā iesaistīt arī Rīgas domi, aizrakstīt. Šeit es piebildīšu, ka es izpildu direktoram un vietniekam aizsūtīju elektronisku ielūgumu, aicināju šo sapulci. Tālāk par alternatīvo ģeoloģisko izpēti tika piedāvāts tā kā veikt. Pie šī jautājuma arī vajadzētu strādāt, noskaidrosim, cik tas maksā, un vai mēs to mūsu biedrību varētu, teiksim tā, pavilkt, atradīsim speciālistus kompetentus, un jā, pie šī lieta ir jāizdara. Jā, lūdzu. Es gribēju, pirmkārt, atbalstot to sirmo vīru, kas runāja 53. gadā, kurš bija sēdējis Čekā. Viņš ļoti labi aizķēra to situāciju, ka mēs, protams, runājam par Āgenskalnu, bet nevajag aizmirst arī visu Latviju.
Tur ir daudz jautājumu, ieskaitot to, ko šeit viena dāma pieminēja par estakādēm, ka tas, kas iet caur Latviju, ir pilnībā norobežota josla, kurā ir milzīgi augsti žogi skaņas caurlaidīgam. Tas nozīmē, ka tiek praktiski radīt problēmas visiem Latvijas iedzīvotājiem un dzīvniekiem. Jo cilvēks, kuram māja būs pāri otrā pusē, viņš ir 10 km, lai nokļūt pie saimniecības ēkas. Tātad jābūt ir gaisa estakādēm. Tas ir viens no tiem jautājumiem, kas attiec uz Latviju kopumā. Attiecībā par Āgenskalnu te pat nebūtu ko spriest, jo šis tunels ir pats par sevi absurds, nerunāt par to, ka nekas nav pētīt, bet principā tas nav vajadzīgs zem vēsturiskā rajona šādas te eksperiments taisīt. Pasaules vēsturi pie tam nepieminēja vēl arī ļoti bēdīgi ir notikumi bijuši gan Brazīlijā, gan Amerikā, gan Argentīnā ar šiem tuneļiem. Arī Ziemeļpuslodē. Manuprāt, Somijā vēl bija līdzīgs variants. Tad, lūk, vēl ir tāds interesants variants, pat cik šeit klāt ir Rail Baltica pārstāvi. Es gribu pabrīdināt, ka šoreiz nebūs tā kā parasti, jo visa šī tautas apspriešana praktiski bija tikai acu aizmālēšana. Tas bija fikcija, kur bija domāta ātri novadīt un tālāk taisīs biznesu. Šajā gadījumā es gribu pabrīdināt, ka gan savu dombiedru, militāristu un sportistu un arī Latviešu biedrības vārdā, kuras valdes loceklis esmu, es gribu pabrīdināt, ka šoreiz būs savādāk. Ja netiks ņemt vērā tautas intereses, tad mēs fiziski traucēsim. Mēs, sākot no 50 līdz 101 cilvēkiem, fiziskā veidā traucēsim šo lietu. Gan pieķēdēt, gan viss cits garantijas. Viss, kas ir vajadzīgs, līdz tam, ko jau arī jūs varat iedomāties. Mēs nepieļausim šoreiz, ka tauta tiek ignorēta un pāris cilvēku interešu dēļ, savu biznesa kabatas piepildīšanas dēļ, tiks ignorēta praktiski viss Latvijas intereses un Āgenskalna intereses, iedzīvotāju intereses. Līdz ar to es gribēju vienkārši, lai to ņem vērā, ka šoreiz nebūs kā parasti. Jo tiks veidot pilnīgi cita pretestība un citos līmeņos. Paldies! Paldies, stājieties biedrībā! Sveicināti! Pirmām kārtām vēlos pateikties arī organizētājiem par šo iniciatīvu, par uzņēmību, lieliski, kā arī sveiciens visiem pārdaugavaviešiem, āgenskalniešiem. Pievienojos visiem komentāriem, visiem viedokļiem, it sevišķi pēdējiem kungam, pats iešu, ja šāda iniciatīva būs, fiziski stāvēt. Divi jautājumi no praktiskās puses un viens tāds emocionālais. Tātad, tieši, kur jūs atrodaties? Jā, labdien, es jau kādu labu laiku stāvu. Jā, tad jautājums numur 1 ir tāds, vai kāds ir vispār, es neesmu dzirdējis, ka kāds sniegtu kādu komentāru par to, kas notiks ar satiksmi Āgenskalnā tieši, jo šobrīd jau, teiksim, kas ir Akmens tilts un Uzvaras parka rajons jau nebūtu, teiksim, izcilākais piemērs, kā, protams, arī satiksmes sastrāgumi notiek ik rītu, un kas būs vēl tāda, kad šo tuneli sāks gadiem būvēt, un kad tur kursēs smagās mašīnas vedot dažādas materiālus un tā tālāk. Ja? Nekur neesmu dzirdējis, kas notiks ar to. Tas aiziet savukārt pa ķēdīti to, ka cilvēki kavēs darbu, kas savukārt ir laiks, un laiks ir nauda. Tās ir alternatīvās netiešās izmaksas. Punkts numur 2. Arī neesmu dzirdējis, kas notiks ar to, kas notiks ar nekustamo īpašumu cenām un kā tas ietekmēs iedzīvotājus, kam ir nekustamo īpašumu tieši Āgenskalnā, jo tīri kaut vai arī emocionāli cilvēki vienkārši atturēsies pirkt kaut ko kāds varētu gribēt kādreiz pārdot par to cenu, vienkārši tikai tāpēc, ka tieši tā šīs vibrācijas vēl kaut kas, varbūt dažreiz cilvēkiem nevajag uz faktiem bāzētus argumentus, viņiem pietiek ar to, ka tas tunels tur ir un viņš vienkārši tur nekad nepirks īpašumu. Un treškārt emocionālais, protams, ja kāds ir staigājis Pārkādijas parku, tad, viņš saprot, ko nozīmē to, ja to šādu brīnišķīgu lietu vienkārši paņem un izjauc tajā skaitā ar dažādu dzīvnieku sugu populāciju, kas tur ir un vispārējo. Tā kā, jā, lai par šiem jautājumiem arī kāds aizdomājas. Paldies par jautājumiem, mēs viņus, protams, uzdosim. Runājot par otro jautājumu. Man ir vēl viena maz piebildīt. Es tieši to, ko pieminēju tikko runātais par satiksmes problēmām. Es pagājušais un arī gadus 5 atpakaļ satiksmes ministra iesniedz projektu par to, ka Rīgā ir uzbērums bezjēdzīgi tiek šobrīd eksploatēts, ka tikai dzelzceļiem, kaut gan tur ir milzīgi plata josla cauri visai Rīgai, kur izmantojot varētu novērst to, ka šīs būvs rezultātā radīs nenormāls garas gadas sastrēgums un uzbērumu izmantojot šo dzelzceļu pārbūvēt par šoseju un tad ķeroties pie tā klāt. Tas būtu milzīgs atvieglojums satiksmei. Otra lieta ir arī tas, ka netiek izmantots Rīgā. Arī Āgenskalnā iespējams jau vajadzīgs ir, kā pirmais viena dāma pieminēja to Daugavpils jau. Otrā stāva līmenis, estakādes aizņem daudz mazāk problēmu. Tas ir betona stabi, kur var augšā palaist kaut kā vienvirziena ielas, un tas viss netiek neskāpēc darīts, kaut gan gadiem ilgi tas tiek piedāvāts. Arī šis aspekts būtu jāņem vērā.
Īpaši tas centrā, ja kas jau runājam par Rīgu, tad, teiksim, viens virziens varētu būt Brīvības ielā uz vienu virzienu, un, teiksim, Valdemarē uz otru pusi, otrā stāva līmenī. Līdz ar to atbrīvot uz satiksmi, jo viņi nākotnē pieaugs, un tas problēmas, īpaši šīs celtniecības laikā. Paldies! Paldies, piefiksēsim. Atgriežoties atpakaļ pie nekustamā īpašuma vērtību, tad vērtību nosaka šī pirkuma pārdošanas aktivitāte. Ja cilvēki baidīsies pirkt īpašums, zem kā iet tuneļi, līdz ar to šī vērtība arī krītās. Tā saucamā salīdzināšā metode, kā vērtēt dzīvokļus, saskait 2-3 dzīvokļus kopā un tad nosaka, cik tam maksā kaimiņu dzīvoklis. Tad vērtība no tā kritīsies. Tas ir mans viedoklis. Labdien visiem! Prieks, ka jūs atnācāt. Paldies jums, ka jūs kaut ko darat vispār, tā kā visu mūsu labā. Jebkurā gadījumā gribēju pateikties, bet ir daži jautājumi. Mēs tomēr saucamies šeit. Es zinu, ka šeit daudziem daudz viedokļi par to, vai kuru labāk, kur sliktāk. Izpēc vēl būs tikai priekšā, bet man ir atkal citi jautājumi. Tomēr mēs saucamies šeit dēļ biedrības. Ja? Un viens no jautājumiem ir tāds, kur biedrība ņems finansējumu. Jo pagaidām jūs teicat, ka nevāks nekādu biedru naudu. Līdz ar to tas būtu loģiski jautājums, kur jūs paņemsiet naudu priekš izpētēm. Un otrs jautājums. Protams, visi cilvēki, mēs normāli loģiski domājuši, saprotam, ka tas projekts nav racionāls tādā ziņā, ka tur ieguldīs, nezinu, tur 500 miljardus vai cik, tur drīzāk vieglāk būs atbildēt nekā jebkuram citam no mums. Jebkuram saprotams, ka tā nauda neapmaksāsies, nekad faktiski. Jā, saprotams, ka tas būs ieguldīt nenormāla summa. Un saprotams, ka ir izdalīti miljoni uz izpēt, kuru, nezinu, mūsējie valsts vīri pētīs un beigās atcels to visu projektu pa lielam. Nezinu, viens no viedokļiem, ka tas ir liels burbulis, kur vienkārši iztērē naudu tos miljonus pētīšanai, ja, un nekāda šitā projekta nebūs. Tas ir arī procenti varbūtības, ka tās projekts nemaz turpmāk nebūs. Līdz ar to, cik liela jēga biedrībai un cik daudz valsts vīru vienkārši ieklausīsies vispār mūsu biedrībā un kādi, nezinu, ričagi ir uz mūsu valsts, mainīt to viedokli, izņemot to, ka mēs lieksim zem vilcienu un kaut kādīgi vēl, jā, tas, ko es dzirdēju šeit viedokļus, jā, kāda jēga no tā visa? Paldies. Paldies par jautājumu. Runājot par finansējumu, paskaidrošu par biedru naudu, tas lēmums tika pieņemts apzināti, jo, piemēram, nosakot kaut kāds liekas, piemēram, 10 eiro. Vienam šie 10 eiro liksies ļoti daudz, citam savukārt ļoti varbūt maz vai normāli. Līdz ar to finansējumu mēs tad ņemsim tādā veidā, mēs tad savāksimies visi kopā, saskaitīsim, cik tas viss maksā, un tad sametīsimies, teikšu tā, tautas valodā. Runājot uz otro jūsu jautājumu, iespējams, ka jā, projekts nesanāks, bet ja mēs neko nedarīsim un cerēsim, ka patieši varbūt nesanāks, bet beigās uzbūvēs, tad laiks būs palaists garām. Tā kā uz to paļauties nevajadzētu, un jau šobrīd mums jāpasaka mūsu viedoklis. Par to, vai mūs ieklausīsies, jo vairāk mūs būs, jo aktīvāk mēs būsim, es domāju, ka ieklausīsies. Un arī tur kungs minēja, ka ir gatavs arī pieķiedēties pie koka, tad klausīs mūs, ja mēs būsim aktīvi. Es gribēju vienu jautājumu uzdot, vai Igaunijā un Lietuvā atbalsta vai neatbalsta šo projektu, vai to nevarētu noskaidrot? Par sabiedrības atbalstu Igaunijā par projektu kopumā es neesmu pētījis, līdz ar to šo jautājumu būs jānoskaidro un varbūt tad pēc tikšanās tad visiem, principā, ja ir kas mūsu biedrībā iestāsies, izsūtīšu informāciju. Rekur Līviņa kungam ir komentārs. Halo. Es par Igauniju nezinu, bet par Lietuvu gan zinu. Ar Landsbergis, varbūt zinu, kas bija Landsbergis. Jā, ziniet. Es ar viņu kopā cietumā sēdēju. jā, tā bija. Viņš savā laikā uz klavieru nospēlēja lietuviešu himnu un dabūja 10 gadus. Hruščovs atbrīvoja. Lietuva nav par šo. Negrib. Jā, negrib.
Es ilgi atpakaļ tikos un runāju par šo jautājumu, zinu, pat Lietuvas valdībā ļoti rezervāti. Bet toties mūsu ministru prezidentē paziņoja, ka 94% Latvijas iedzīvotāji ir par šo ceļa būvniecību. Jā. Viss jau zina iepriekš, jā. Bet neviens negrib to. Jūs saprotiet, tā nauda, ko mums it kā aizdos, tā nauda visa aizies atpakaļ uz Eiropu. Mums jāpērk būs mašīnas, sliedes jāpērk, un arī darba spēks būs tiks ievests. Un tāpēc mums nav izdevīgi, lai labāk attīsta rūpniecību, attīsta lauksaimniecību, un nekāds tranzīts nebrauks to vilcienu. Pasakiet, kurš brauks ar to vilcienu? Cik tonnas, 100 000 tonnas brauks no caur Latvijai? Šodien es transportu zinu, jo 91. gada strādāju. Šodien ir no rietumiem, tas ir no dienvidiem uz ziemeļiem, no Helsinkiem un tālāk līdz Polijai un tā tālāk, jūras transports, kas vislētākais ir. Nu labi, 2 dienas ātrāk aizies tā krava. Nu, ja man jāmaksā par tām 2 dienām 100, pa katru kravu 100 eiro vairāk, nu es nebraukšu, nevedīšu tādu kravu. Bet to neviens šodien negrib uzdot jautājumu, cik izdevīgi Latvija ir. Neko atbildēt, būs izdevīgi, tas vienīgi atbildēt. Paldies. Paldies. Principā šobrīd biedrības uzskats, ka mēs kā neesam pret šo projektu, bet mēs esam pret, kā viņš tiek virzīts un kā viņš tiek būvēts. Un man šķiet, ka arī Mārupē tāda paša problēma, viņi arī nav pret šo, bet viņus Mārupē nedzird neviens, viņi piedāvā tātad šo ziemeļu iebrauktu, bet neviens neklausās. Arī Sapulcē tur piedāvāja A3 primu variantu, ko arī iedzīvotie protestēja un pirmo reizi viņi dzird par tādu. Par pārējiem nemaz nerunāsim, tātad tie, kas atnāca uz Sapulci, tie nemaz nezina. Tā kā ir strīds par šo risinājumu, varbūt ne par pašu projektu. Un tur jāmet tad akmens satiksmes ministrijas lauciņā, arī ir varbūt pētnieku lauciņā, varbūt kas tur vēl projektu virzītāja lauciņā, kad neizstrādā visiem, principā pieņemam trases variantu, bet kaitina mūs visus. Būs vēl kādi jautājumi vai viedokļi? Labvakar visiem. Esmu no Sejas novada, pārstāvu vai neteiksim Sejas novada. Varbūt tuvāk mikrofonu. Iniciatīvas grupa, kura arī domā dibināt biedrību kopā ar Mārupes cilvēkiem un cilvēkiem no Limbažu novada un Tūjas novada un arī pārējiem novadiem, kas pievienosies mums. Arī mūsu doma ir dibināt biedrību, bet mūsu doma ir sekojoša, ka šis projekts Latvijai ir neizdevīgs, tas apdraud Latvijas vai ne tautsaimniecību, jo lielākā daļa viņa ies par lauksaimniecības zemēm, kuras tiks atsavinātas, īpašumi pārgriezt uz pušēm, otra puse būs grūtības ar apstrādāšanu, tālāk melorācijas zemju pārpurvošanās, jo melorācijas sistēmas, kas ies pāri, netiks vai neteiksim tālāk kilometru uz vienu un otru pusi būs traucētas. Tālāk mežu pārpurvošanās, arī kuri novadgrāvji un strauti tiks aizbērti. Šis projekts, kā teica jau iepriekš runātājs, ir tikai lielās naudas atmazgāšana Latvijā. Jo jūs redziet, ka Eiropā patreiz nauda bankās ir tik daudz, ja jūs gribat naudu noguldīt, jums ir jāmaksā par naudas noguldījumu. Nevis kā agrāk bija, kad ja jūs noguldījāt naudu, jums kādi procenti maksāja par šo naudu. Un, ja šī diskusijā Sējā mēs viņam konkrēti prasīja, kāds ir biznesa plāns vai ekonomiskais aprēķins projektam. Un dzelzceļa priekšnieks bija pats atbraucis un viņš nevarēja pateikt, viņš saka, mums šāda biznesa plāna nav, bet mēs pie tā strādājam. Es saku, cienītais kungs, kā jūs varat kavēt 300 cilvēkus, kas ir zālē, atbraucot ar nesagatavotu projektu vai ne? Nu, tad viņš sāka dažādas argumentus, es viņam prasīju, kā jau iepriekš teikts, vai neteiksim, cik cilvēku lidos no Parīzes, Londonas un Berlīnas līdz Rīgai un pēc tam sēdīsies vilcienā un brauks uz Helsinkiem. Viņš saka, mēs to statistiku vācam. Jūs saprotiet, kad viņš pat nesaprot, ka es viņu mazliet, tā saka, nes cauri, vai ne?
tāda ir viņu, vai neteiksim, tā sagatavotība šim projektam. Un tāpēc mans ierosinājums un arī cilvēki, kas ir ar mani vai ar mums, noteikti uzskata, ka ja mēs necīnīsimies pret šo projektu, konkrēti lokālie uzlabojumi nekas netiks panākti un šis projekts tiks realizēts. Tāpēc es ierosinu šīs biedrības dibinātājiem pieņemt konkrētu pozīciju un virzīt savu darbību, lai šo projektu kā tādu apturētu un popularizēt Latvijā visiem cilvēkiem par to, cik viņš ir neizdevīgs, kāds ir apdraudējums, jo jūs saprotiet, ka tas apdraud ne tikai jūsu Āgenskalnu, bet apdraud visu Latviju, jo ar budžetu mēs riskējam par to, kas nāksies maksāt par šo te neizdevīgo projektu. Un nākošais ir vismaz 10 000 ģimenes tiks traucētas, viņu mājas noārdot un pārceļoties uz kaut kur citurieni. Jūs saprotiet, cik tas ir traucējoši cilvēkiem. Un tāpēc es ierosinu jūsu biedrībai paplašināt savu darbības apjomu nevis kā Āgenskalna, bet kā Rīgas vai ne biedrību par šā projekta apturēšanu. Paldies. Paldies. Mēs to izvērtēsim. Protams, nākotnē varbūt mēs arī plānojam paplašināties un aizstāvēt tad visas Rīgas iedzīvotāju intereses, ne tikai Āgenskalns. Es gribēju uzdot jautājumu. Jūs sakiet, ka principā jūs šo projektu atbalstiet, ja? Bet šeit it kā lielākā daļa saka, ka viņš ir jāaptur. Tad kas ir jādara? Jāaptur šis projekts, ja jūs principā viņu atbalstiet? Es pateikšu tā, ka mēs dibinājām biedrību, lai apturētu šo tuneļu būvniecību zem Āgenskalna. Tas bija sākotnējais dibināšanas mērķis. Bet laikam ejot, mēs varam mainīt savus uzskatus. Runājot arī par iedzīvotāju aizstāvību, es neminēju iepriekš, tad mēs arī cīnīsimies par tiem, kurus skars šis ceļš, lai šie cilvēki saņem taisnīgas atlīdzības, lai viņš nebūtu viens pret šo lielo valsts mašīnu, pret 10 juristiem, pret desmitiem lapju atteikumu vēstulēm. Mums komandā ir gan juristi, gan arhitekti, gan inženieri. Līdz ar to mēs spēsim kvalificēt gan argumentēt cilvēkiem šo pretpozīciju. Jā, to es arī gribēju pateikt, ka mēs ne tikai pret tuneli, bet mēs arī aizstāvēsim tos, ja nolēms pa šo apvedceļu būvēt. Aizstāvēsim katru šo ēku, ko skars šī trase. Labvakar. Labvakar. Man ir jautājums tieši biedrības sakarā. Es arī tagad pārdomās stāties biedrībā vai nē. Un, protams, ka pirms apvienoties ar cilvēkiem jebkādās dombiedru grupās, man ir svarīgi, lai sakrīt tās vērtības un tās idejas. Es pati dzīvoju Āgenskalnā un saistu ar šo rajonu arī savu nākotni. Un es pieļauju, ka tie, kas vairums vismaz, kas šeit ir un kas aktīvi iesaistās, es pieļauju, ka ir līdzīgi, ka ir iedzīvotāji, ir tā kā īpašnieki, vai nāk zemē, vai ēkām, vai dzīvokļiem. Es gribēju pajautāt, sakiet, lūdzu, jūs arī esat Āgenskalna iedzīvotājs? Es iepriekš daudz gadus dzīvoju Āgenskalnā, protams, pie draudzenes. Šobrīd vairs nedzīvoju Āgenskalnā, bet es bieži šeit staigāju, man patīk Arkādija parks, man patīk tirgus, man patīk vecā arhitektūra. Jā, es jautāju tāpēc, ka gribējās vienkārši saprast, jūs kā šīs biedrības iniciators, kāda ir tā jūsu tā kaisle un tā motivācija iestāties tieši par Āgenskalnu, nevis varbūt par Sējas novadu vai tur par Bausku, kur grib savu pieturu, un vēl jau visu kaut kur noteikti var sameklēt. Tīri tāds emocionāls jautājums. Īstenībā mēs, arī mans kolēģis draugs, viņš ir valdes loceklis uzņēmuma reģistrā Vladimirs Cimoško. Mēs vienu vakaru sēdējām, runājām, apspriedām politiku, kā tas pie mums pieņēms. Tad nolēmām, kāpēc mēs neko nedarām. Mēs jau sen domājam par biedrības dibināšanu, mēs sūdzamies, kad viena ēka brūk nost, tur staigā nesaprotam elementi. Otrā tramvaja līnija, tas maršruts grafiks ir tāds nērts. Kāpēc mēs neko nedarām? Un kā reiz šis Rail Baltica projekts mūs tā kā savāca kopā un lika mums ātrāk uztēties. Šobrīd mēs esam 20 cilvēki, un ne tikai no šīs gala, kur šis tunels ies, bet arī no otras puses, Kuldīgas ielas nama īpašnieki, kas arī jau parakstījušies un gatavi mūs atbalstīt dažādi. Viens tātad par atbalstu, piemēram, mums
man draudzene Gunita Rauba uztaisīja mums logo. Katrs palīdz tā kā savādāk. Jā, skaidrs, paldies par atbildi. Un īsti es vēl tikai gribēju piebilst, ka es pat, protams, esmu pret jebkādu veidu agresiju, un man liekas, ka svarīgi ir izteikt tos viedokļus, bet tas, ko es negribētu un par ko varbūt es mazliet bažījos, ka lai nav tā, ka šī biedrība izvēršās par kaut kādu politisku instrumentu vai cīņām starp tur valdošajām partijām, kur beigās mēs atkal esam tā kā marionetes un ķīlnieki, jo jautājums, vai kāda, teiksim, būs tā biedrības misija ilgtermiņā, un vai parakstu vākšanai nepietiek ar to, ka mēs vienkārši savācam parakstus. Tas tīri tā varbūt par bažām. Paldies par jautājumu. Tad ilgtermiņā mēs plānojam darboties ilgi, mēs plānojam sakārtot visu Agenskalnu, bet jāsāk ir, teiksim tā, pa soļiem, vai kā sāk, step by step. Sāksim ar šo tuneli, sāksim ar parakstu vākšanu, un tad, ja mēs reāli nonāksim arī pie citiem. Plānā nākotnē varbūt mums atvērt nelielu tādu oficiņu šeit Agenskalnā, kur varēs nākt, varbūt kaut kāds ierosinājums, sūtīt, rakstīt iesniegumus. Bet tas ir nākotnes plāns, bet, kad mēs to izdarīsim, tad izziņosim, Агенскалns to zinās, soli pa solim. В первую очередь, я хотел бы сказать, почему, в принципе, желательно, чтобы через Ригу этот путь не проходил. Для начала есть такой фактор, что, кроме всего прочего, железные пути – это еще способ передвижения войск. Если это каким-то образом будет использовано, не дай бог, в каком-нибудь конфликте, то в конечном счете Рига с большой долей вероятности станет одной из стоянок этих самых войск и, следовательно, ее как следует побьет. Второе. Именно по этой причине я, если честно, побаиваюсь, что даже если мы упремся рогом, тут все равно государство попытается эту дорогу провести. Хотелось бы просто, чтобы не через Ригу. Второй фактор. Почему именно вот сейчас, в ближайшее время, ее хотят так быстро реализовать? Именно потому, что очень велик шанс, что в ближайшее время рухнет рынок недвижимости, и, следовательно, компенсировать, при компенсации, исходя из стоимости, государству придется меньше платить. Это выгодно государству, но это, естественно, не выгодно никому из нас лично. И третье, я склонен думать, что если бы был бы все-таки двуязычный вариант приглашения, то мы бы собрали намного больше. Потому что Рига – это общий дом, и будем честны, где-то примерно 50-40% рижан русскоязычные. А некоторые просто... моя бабушка пришла, если бы она понимала, о чем тут идет речь. Tātad es iztulkošu, ko kungs teica, tad kungus satrauc pats dzelzceļš savu Rīgu, jo tur var iet kara tehnika. Principā ne tikai kara tehnika, tur arī var iet naftas produkti un visādi indīgi produkti. Varu piekrist, caur Agenskalnu vispār nevajadzētu iet nekādam transportam. Bet šobrīd tas nav reāli. Atteikties no šīs trases, tas ir jāpārplāno visu Rīgas dzelzceļa infrastruktūru. Runājot par nekustamo īpašumu vērtības, varētu arī jums piekrist, ka tas tā arī ir. Par valodu, nākamreiz, kad aicināsim, izliksim arī tad krievu valodā. Tātad, ja mēs atceramies, es domāju, liela daļa no mums atcerās 1988. gadu, kad mēs pulcējāmies Arkādijā, lai cīnītos pret Tārpu Rīgas vēderā. Tas bija pret metro mītiņš, atmodas sākuma laiks. Un tagad, it kā brīvajā Latvijā, mums ir jādara atkal tas pats un atkal tas pats Arkādija parks. Tas no emocionālā viedokļa. No praktiskā viedokļa man ļoti patīk ideja par estakādi, teiksim, gar Daugavgrīvas ielu. Un vēl viens tāds priekšlikums, ka varbūt var kā argumentu, vienu no argumentiem pret šo tuneli piesaistīt arī pieminekļu aizsardzības inspekcijas viedokli. Un tur ir arī zinoši arhitekti, piemēram, Blūmkungs, kas ļoti interesējās par Agenskalnu un par koku apbūvi Rīgas veco. Tā kā varbūt tās var arī painteresēties saistībā ar pieminekļu aizsardzības biedrību. Paldies par jūsu ieteikumu. Un runājot par Blūmkungu, es viņu esmu komunicējis jau 2 reizes. Šobrīd viņu viedoklis tāds, ka viņš nav gatavs noslēgties ne par vienu variantu, ne par otru variantu, bet mēs ar viņu komunicējam. Labvakar.
papildinot arī iepriekšējos runātājus, arī esmu Āgenskalnietis, un sākumā arī bija tāda diskusija par šo te tuneli, bet beigās viņi aiziet jau pa visu šo te dzelzceļu par vai pret, ja, un tad ir vienkārši jautājums, cik tālu mēs tā biedrība esam, cik mēs ejam, ja, un kādi tie uzstādītie mērķi ir, un mans ieteikums būtu tomēr, zinot, arī būdams tehnisks cilvēks, redzot šī te tuneļa plānu, es tur redzu pilnīgi abstrakciju, ja, bet tai pašā laikā nedrīkst aizmirst, ka jebkura abstrakta ideja var pārvērsties realitātē diezgan vienkārši, ja tam aizmugurē ir spēks. Un šim te projektam aizmugurē spēks ir milzīgs. Jūs neiedomājaties, kas tas ir par spēku, ja, tas naudas spēks reāli ir ļoti liela ietekme, ja, no tā var nākt, ja, un arī šo te variantu mierīgi var realizēt. Tuvā nākotnē es gan neticu, ka tas būs 2016. gadā projekts gatavs, ja šādai te projektēšanai būtu jābūt vismaz 2 gadi. Bet ko es gribēju ieteikt? Es gribēju ieteikt piemest pie malas šīs te emocijas, ja, jo jebkurai pieķēdēšanai, ja, vai fiziskai tur pretstāvēšanai ir likumdošana, ja, kur vienkārši var pielietot. Ir jāizvērtē argumenti, ir jāizvērtē šī te argumentācija pret, ja mēs reāli esam pret, tad jāskatās, kāda ir tā argumentācijas līnija, kurā vietā ar kuru mēs argumentējam pret. Vai tā ir vides līnija, vai tā ir vecās vēsturiskās apbūves princips, vai vēl kaut kādi, es neticu, ka tas varētu būt ekonomiski apsvērumi. Ja? Āgenskalna biedrība, teiksim, tad tur atkal jāizvērtē, vai mēs varam ar ekonomiskiem argumentiem šo te projektu tālāk virzīt kā pret argumenti, ja, jo jebkurā veidā atnāks cita kāda cita ekonomiska apsvēruma būs pretī. Bet šī te vidas līnija vai vēsturiskā līnija varētu būt kā viens no ģenerāla stratēģijas variantiem argumentācijai pret. Paldies, piekrītu jums. Jā, kur mums arī ir mūsu kundze deva padomu veikt alternatīvo ģeoloģisko izpēti, tad mums katrs savs viedoklis ir jābalst uz kaut ko, uz kādu dokumentu. Mēs nevar vienkārši pateikt, tur ir smiltis, tāpēc nevar būvēt, mums vajag zinātnisko pamatojumu. Tad mēs iesim gan pa vides līniju, gan arhitektūras līniju, varbūt arī pieskarsimies šai ekonomikai, jo cik liederīgi šādu lielu urbi atvest un izrakt 2,7 km dziļu tuneli. Es dzīvoju Āgenskalnā kopš 63. gada, pagājušā gadsimta. Ja? Protams, es viņu diezgan labi pazīstu, pat dzīvoju vēl šobrīd, ja? Un zinu, ka man māja atrodas kaut kā 50 metri no ielas, ja? Un kā pabrauc autobus garām, mūsu pilsētas satiksmes autobus, tad drēb mana māja. Ja? Var iedomāties, ja, kā to var izdarīt, viņas ierakt tuneli kaut kā 30 metri, cik tur 30 metri dziļumā, un nostiprināt viņu, lai viņš tur stāvētu, nekustīgi, ja, gulētu. Ja. Tas burtiski, es jums teikšu godīgi, tas ir tāds svešķermenis Āgenskalnā. Nekāds prāts tur nevar aptvert to. Un vajadzības viņā, protams, arī nekādas nav. To pašu var tā, kā mēs var piekrist, var veikt pa veco dzelzceļu, tur vietas pietiek, pa citām vietām virs zemē var uzvest kādiem likt, kur grib. Un tas izmaksās varbūt 10 reizes lētāk. Un tā kā Latvijas laikā ielikt 3. sliedi pa vidi, jā, un brauc no Rīgas līdz Berlīnei, jā, un nekādas kapitālos ieguldījums nebija jāliek. Bet es domāju, ka, ko es gribu ieteikt, ja, biedrība, es uzskatīju pats, ir ļoti svarīgi kā organizācija, jo es ievēroju to, ka kad tādā izpildu komitejā liek tās apspriešanas, ja, cik tur reāli ir, teiksim, ir reāli kaut kāds, teiksim,
ko apsver, vai tiek izskatīti tie pretargumenti, un vai tie cilvēki, kuri pretīm kaut ko ir teikuši, tiek informēti, ja? Vai atrakstīts viņam vēstos, vai viņi neko nezina. Viņi uzrakstīja savu pret un visu. Šī gadījumā biedrība ir nepieciešama jau tādēļ vien, kad biedrībai vienkārši nebūtu vienkārši tā neatbildēt, ja? Tas ir viens. Un tas ir svarīgi. Un daudzās citās vietās mums tas ir svarīgi, jo pagaidā visi cīnās tikai pa viena. Tur kaut kur uzrakst, kaut ko uzrakst, ja? Un svarīgi tomēr būt kaut kādam nelielam tādam kopīgam spēkam, ja? Kuru nevarētu ignorēt. Tas ir viens. Otrs, es vēlētos, lai es pilnīgi piekrītu visiem, kas uzstājās, un arī jums, ja? Ļoti daudz labu argumentu, ja? Un es uzskatu, ka biedrībai jāinformē plaša sabiedrība. Āgenskalnā un ne tikai Āgenskalnā. Jo mēs esam ļoti neliels daudzums. Un reāli vajadzētu atbalstam būt lielākam. Ja? Tad mūs uzklausītu. Un tomēr, ja, es uzskatu, ka tas nebūtu pavēlti izmests laiks, ja, un varbūt līdzekļi kaut kādi, ja, un to es aicinu, jā. Paldies. Paldies. Piekrīt jums, jā, ir jābūt vienam centralizētam, nosauksim to pa orgānu, kas apkopo visu un raksta, un līdz ar to saņem atbildes, un arī noinformē savus biedrus, ko tad atbild un ko tad mēs darīsim tālāk. Un arī, kad vairāk galvas ir labāk nekā viena, tā mēs katrs mājās rakstam šīs vēstules, mums atbildi, un tā mēs arī paliekam ar šo vēstuli. Sanākam, varbūt septembrī sanāksim uz apspriešanu, izteiksim savu viedokli un atkal aiziesim mājās un paliksim. Lai tas tā nenotiktu, tāpēc mēs esam šeit, un tāpēc aicinu jūs visi stāties biedrībā. Varbūt tie, kas šaubās, tad atstāt uz iesniegumu, atstāt savus koordinātus un atzīmēt to, ka pagaidām stāties negrib, bet grib saņemt informāciju no biedrības, un tā mēs panāksim rezultātu. Labdien, Zane Zilberte, esmu diriģente, neesmu saistīta ar nekādām tehniskām lietām. Pirmkārt, gribēju teikt jums lielu paldies, ka jūs esat un jūs to organizējat un mūs savācat kopā un kaut ko darāt lietas labā. Tā kā pirmkārt, paldies jums par to. Paldies. Otrs jautājums jums, kāda ir bijusi līdz šim sazināšanās ar Rīgas domi un vai jums ir zināms, kāda ir Rīgas domes nostāja tieši šī tuneļa jautājumā? Mēs plānojam sazināties nākamnedēļ vai aiznākamnedēļ. Mēs pēc plāna bija tātad savākt iedzīvotājs, uzklausīt viedokļus, tādu apkopojumu varbūt uztaisīt. Tā, lai mums būtu kaut kāda argumentācija domē, lai mēs vienkārši neaiziet, mēs esam 20 cilvēku grupa un mēs tā uzskatām. Jo šis viedoklis jau pavisam ir savādāk un jau vairāk ņēmām vērams nekā 20 cilvēku viedoklis. Mēs iesim, jā. Labi, paldies. Nākamais, tā kā mēs pamanījām Neilu Balgaļa kungu šeit no Rail Baltica, par ko liels prieks. Tad Balgaļa kungs, labdien. Vai jūs arī esat Āgenskalnietis? Vai jūs taisties stāties mūsu biedrībā? Kāpēc ne? Bet vai jūs esat Āgenskalnietis? Nē, es neesmu Āgenskalnietis, bet man prieks, ka līdzīgi kā citās Latvijas vietās, Latvijas sabiedrība jūs tā skaitā, formulē savus viedokļus. Mēs esam tikšies Bauskā, Salatsgrīvā vakar līdz 11:00 vakarā, Daugmalē, tiksimies vēl citās vietās. Jo cilvēki ir sapratuši, ka sākotnējā sabiedriskā apspriešana bija, lai jūs informētu par 2 variantiem, kurus mēs pētīsim tālāk, kurus mēs tagad skatām līdz septembrim, lai iegūtu šo informāciju un lai septembrī mums izklāstītu, ka mums joprojām ir 2 varianti. Un ja mēs pašlaik sakam tunelim nē, tad mums jau nav šī tuneļa. Mums jau ir uzvilktas 2 trases, kuras mēs skatāmies. Septembrī, kad mēs jums rādīsim, lūk, šī ir ģeoloģija, lūk, šie ir aprēķini, lūk, šīs ir izmaksas, lūk, šīs ir transportēšanas būves izmaksas. Tad mēs varam salīdzināt ļoti korekti šīs 2 lietas. Līdz būvniecībai mums ir 5 gadi. 5 gadi.
Tas ir jāsaprot, teiksim, ka tas ir plānošanas periods. Mēs atrodamies tenī. Bet kopumā, man liekas, kāpēc es esmu šeit, mums ir svarīgi saprast, par ko jūs domājat, kādas ir, teiksim, jūsu rūpes, bažas, teiksim, satraukumi tā tālāk. Tāpēc arī informatīvās tālrunas un tāpēc citas lietas. Jā, man jautājums tad, vai pēc tās publiskās apspriešanas, kurā gāja diezgan karsti nesen, kad tas bija februārs vai marts, tur Zemgales priekšpilsētas ēkā, vai pēc tās, kur jūs jau fotografējāt mūs visus lielo daudzumu ar fotoaparātu un piefiksējāt, ka mēs tur visi praktiski esam pret, vai organizatoriem un jums tai vadībai jau ir mainījies kaut kāds viedoklis? Par vai pret tuneli? Redziet, teiksim, cilvēki, tas par vai pret, mēs jums gribam sniegt argumentus. Kā tas ietekmēs? Kāda ir ģeoloģija? Parādīt to jums, cik tas maksās, kādi ir ieguvumi, un tad kopīgi jums stāstīt, un tad pieņemt šo lēmumu par vienu no 2 variantiem. Vienkārši uzvalkot, tas bija, mēs jūs informējam, ka mēs to darīsim. Uzklausījām jūsu viedokli, ka mums ir jāatbild uz šiem vibrāciju jautājumiem, ļoti pareizi uz kompensāciju jautājumiem, ko satiksmes ministrija strādā tagad, veido, kā to visu organizēt. Tas viss ir, teiksim, kopums, ka mēs atrodamies plānošanas procesā. Nevis šis tunelis tiks būvēts, bet mēs vērtējam, kuru no šiem 2 variantiem izvēlēties. Un jūsu viedoklis ir, teiksim, vai par vienu vai otru variantu. Tas taču ir tik saprotams šis process. Bet jautājums bija, vai jūsu domas jau ir mainījušās pēc tā visa lielā spiediena, ko jūs jūtat, ka mēs esam pret? Redziet, bet mūsu domas jau ir tādas, ka mums ir jāveic detalizēta izpēta par abiem šiem variantiem un jāparāda jums, kas tas ir abos šajos variantos. Tātad jūsu domas nav mainījušās? Bet es atvainojos, domas par ko? Par to, ka ir jāizpēta šie abi varianti. Par tuneļa būvi. Bet mēs taču nevienu brīdi nerunājam šeit par tuneļa būvniecību. Mēs runājam, ka mēs apspriedīsim, kurš no šiem variantiem ir tālāk risināms. Bet nevis šeit stāvam. Mums taču nav jāprakstās. Neviens taču nesaka, ka šo tuneli būvēs. Par ko tad mūs satrauk? Pakāpeniski tiek apstiprināti vārdi, kad vajag izpētīt un pētniecībai. Es atvainojos, es varbūt vienkārši, teiksim, korekciju. Es nebiju gan aicināts šeit, kas ir ok. Bet jautājums ir tāds, ka projekts, par kuru vienošanos ir jāsaprot, teiksim, kopumā, protams, sākotnēji, tas ir Baltijas valstu projekts. Tā ir vienošanās, kas panāk Baltijas valstu līmenī. Lietuvā Rail Baltica jau tiek būvēta līdz Kaunijai, viņa tiks izbūvēta jau pēc gada. Tas ir kopējs Baltijas valstu projekts, un tas ir nozīmīgs ģeopolitisks projekts, lai rietumu austrumu virzienu orientētu ziemeļdienu virzienā, radītu alternatīvas. Tik vien. Un visiem lieliem projektiem, ja mēs domājam, ka būvniecība sāksies pēc 5 gadiem, un ir taisnība, ka tehniskajam projektam vajag vismaz 2 gadus, kurš varētu sākties 17. vai 18. gadā. Šis ir plānošanas process, kurā mēs visi piedalāmies. Nevis rīt jau atbrauks traktori un sāks kaut ko darīt. Mēs skatāmies labākiem variantiem. Jā, un tas ir process, kādā tas notiek. Pēdējais nopietnais jautājums jums. Es saprotu, ka ir plānots, Balgaļkungs, jums tieši, ir plānots, ka tā pietura ir centrālajā stacijā, tam ātrgaitas vilcienam, tad viņš kaut kā līgani ieiet tunelī iekšā, un tad pēc tam nākamā stacija, es saprotu, ir lidosta pietura. Jā, tādā gadījumā izstāstiet, kāds, piemēram, mums, āgenskalniešiem un arī citiem Rīgas iedzīvotājiem no citiem rajoniem, ir tieši labums nokļūšanai līdz lidostai. Jo, piemēram, mēs no Āgenskalna, es zinu, ka es noteikti nebraukšu uz centru, lai iesēstos ātrgaitas vilcienā, lai tiktu 10 minūtēs uz lidostu, jo es to šobrīd varu izdarīt vai no ar taksometru vai personisko auto vai ar 22. autobusu. Izstāstiet to, jo tiešām mēs ģimenē mājās pārunājot nesaprotam šo. Ja vēl būtu, piemēram, ātrgaitas tramvajs vai kaut kas, kas ietu pa virszemi un visiem arī Rīgas citiem rajoniem un iedzīvotājiem dotu kaut kādu labumu ātrākai nokļūšanai uz lidostu, es vēl saprastu. Bet šis vienkārši viena pietura tur, otra tur, tad izskatās, ka tas nav Latvijas iedzīvotājiem, ka tas ir tikai tiem, kas brauc cauri uz no lidostas un caur kaut kur. Izstāstiet, lūdzu. Viens, teiksim, svarīgi šai līnijai ir tas, ka viņi ir nozīmīgi gan Latvijas iedzīvotājiem, jo centrālajā stacijā pietur elektrovilcieni no visa Rīgas reģiona, vilcieni no visas Latvijas,
Un tur ir 120 dažādu transporta veidu, autobusu, trolejbusu, pieturvietas. Tur ir arī starptautiskā autoosta, kura pietur, teiksim, šeit. Tātad savienojums Rīgas centrālā stacija lidosta, pa kuru būtu iespējams nokļūt aptuveni 13 minūtēs no Rīgas centra, ir nozīmīgs ne tikai Rīgas, bet arī plašākam reģionam. Kā tieši var iegūt Āgenskalna iedzīvotāji? Protams, tunelī, ja tāds arī būs, stacijas nebūs. Tad, principā, viss, ko mēs dabūtu, ir tunelis zem mums, un vienalga mēs dabūtu braukt ar 22. autobusu, vai tāpat kā līdz šim? Tas, ko jūs noteikti dabūtu nākotnē, un kas ir tālāks jautājums, tas ir šis tramvajs. Bet šis tramvajs nav ātrgaitas tramvajs, viņš neaizvieto vilcienu. Tas ir jāsaprot. Un vēl, ko es gribu uzsvērt, ka tuneļa variants, ja viņš salīdzinot ir, teiksim, viens no tādiem, viņš ir tāds, ka jūs viņu nejūtat, ja viņš tiek būvēts. Bet nē, es to neuzskatu, es tieši tāpēc es saku, mēs atrodamies šajā izpētes procesā. Vai jūs esat padomājuši, no kādiem līdzekļiem jūs būvēsiet šo ceļu, un kas finansēs, un cik Latvijai būs tas izdevīgi, un kas brauks, ziniet, kas brauks pa šo dzelzceļu, kādas kravas tiks pārvadātas, varbūt Krievijas ogles, ir Krievijas nafta no Polijas uz Helsinkiem. Somijas kokmateriāli, celuloze, Igaunijas metāla izstrādājumi, Latvijas graudi, Latvijā ražotie produkti. Jūs saprotiet, ka šodien ekonomika ir kapitāla uz bankrotā. Jūs ziniet to? Es atbildēšu jūsu jautājumu. Divas vienkāršas lietas, teiksim. Tātad šis ir projekts, kurš ir prioritārs Eiropas Savienības kontekstā, un līdzfinansējums līdz 85%, tas ir ļoti nozīmīgs. Attiecībā par skaitļiem un kravām. Tieši tāpat kā jautājumā par ģeoloģisko izpēti, nokļūšanu līdz lidostai, būvniecības procesu, mēs dosim atbildi, kā jau es teicu martā. Mēs dosim atbildi par kravām, par izdevīgumu, ienesīgumu septembrī un oktobrī, jo mēs veicam šo tālāku detalizēto izpēti. Tā ir man atbildi. Un pašlaik, teiksim, šis pieņēmums ir AIKOM veiktais pieņēmums pētījums par 30. gadu 13 miljoniem tonu kravu. Jūs ziniet, ka šodien 75% Lietuvas autotransports uz bankrota robežas, tā pašā laikā Latvijā arī uz 50% uz bankrota robežas. Jūs varētu pateikt arī iemeslus. Kāpēc tas tā ir? Mums nav Krievijas tirgus. Bet ko te jūs domājat, kas tā Amerikai mūs sūtīs caur mums kaut kādas preces uz turieni? Nu sakiet, es transportā strādāju 91. gada, un es ļoti labi zinu, kādas plūsmas no kurienes nāk. Plūsmas nāk no austrumiem. Visas plūsmas nāk no austrumiem. No Lietuvas, pat tagad Lietuvieši zvana mums, vai jūs nevarat kaut kādu kravu paņemt. No Polijas nekāds kravs nenāks uz Latviju. Nu, ko Polija dod mums? Ābolus? Vai jūsu priekšlikums ir palikt vienmēr Latvijai šādā rietumu austrumu virzienā un būt atkarīgiem tikai no Krievijas? Nepadomājiet, ja tas austrumu virziens šodien pazudīs mums pusotra miljārda zaudējumi un apmēram 40,000 bezdarbnieku, tas ir Latvija katastrofa. Bet es atvainojos, bet mēs jau esam par to, lai šis austrumu virziens attīstās. Rīgas osta, visas pārējās. 2 dzelzceļi Latvijā dos jaunas iespējas. Jā. Tas ir jaunas iespējas. Tā ir šī te virziena krustošanās, tā ir kravu pārkraušana. Tas ir tas, par ko jau tagad domā un dara Lietuva un Polija, un kas ir jādara arī Latvijai. Un es atvainojos, bet šis dzelzceļš savienos mūs ar Rietumu Eiropu, nevis atstās savienotus tikai ar Austrumu Eiropu. Bet ko mēs vedīsim pa to dzelzceļu? Sakiet. Ko? Ko mēs vedīsim? Sakiet Latvijas preces. Sakiet, cik no Latvijas precēm, kuras mēs nopērkam veikalos, ir ražotas Krievijā? 3%? 5%? Piedodiet, pat ar autotransportu nav ko vest šodien no Eiropas uz šeieni. Šodien Rīgas tirdzniecības ostā apmēram 10% stāv konteineri. Tik daudz, cik agrāk bija 3 stāvoši, šodien tukšs ir. Un pēkšņi
no Latvijas katru gadu aiziet, tā kā viens Salaspils cilvēki aizbrauc prom no Latvijas. Jā. Kas? Jā. Mēs te veči te strādāsim, ko? Jā, bet mēs jau piedāvājam būvēt un veidot jaunu infrastruktūru, lai šeit būtu. Kas būvēs? Sakiet, kas būvēs? Ārzemnieki būvēs, mēs viņiem maksāsim naudu un viņi brauks uz mājām un pēc tam atstās mūsu. Būvēs latviešu ārzemniekam tiem, kam ir spējas tā darīt. Jā, ir spējas, jā, bet kas Latvija par labumu būs? Darba vietas, nodokļi un savienojums ar Rietumu Eiropu. Kas strādās darba vietas? Kur ir tās darba vietas? Kas būvēs? No ģērdavas vedīs? Kas strādās? Kurien darbiniekus vedīsiet? Cik maksāsiet? Cik cilvēku vajag? Cik vajadzēs algās? Kas būvēs? Jūs būvēsiet? Nē. Jā, iespējams. Jūsu bērni. Viņi bija, manuprāt, viņi dzīvos Āgenskalnā, Salkrastos, Siguldā, Rīgā. To būvēs latvieši, protams. Es varbūt atbildēšu par to iepirkumu, kā tad notiek. Tātad, pirmkārt, man nav skaidrs, kā tiks veikt aprēķini, jo, kā mēs zinām, Latvijai ir tā kā iepirkuma kārtība, tātad konkursu kārtībā visi iesniedz tāmes, un tad izvēlās to uzvarētāju. Jautājums ir, ja izvēlēsies lētāko būvnieku, ko darīs ar to pārpalikumu, kas tur paliks pāri, to laikam jau septembrī atbildēs uz tādu jautājumu. Un šeit arī jautājums, jā, kas būvēs, tad varbūt, kas vinēs konkursē, tas arī būvēs. Nevar pateikt, ka būvēs vietējie. Cienījamie Āgenskalnieši, mums ir tā kā darba plāns līdz 8:00. Tagad vēl ir palikuši kādi 10 minūtes. Cik mēs esam vēl runātāji? 1, 2, 3, 4, 5? 5. Tad varbūt ar tiem 5 mēs arī tad tā kā izteiksim viedokļus. Mēs apkoposim tie, kas varbūt vēl nav parakstījušies tā kā pret, aicināt to izdarīt un turpināsim strādāt, lūdzu. Es varu, kas maksās par tām komunikācijām, kas tagad ir jaunas uzstādītas jau zem mazās nometņu, zem Liepājas ielas, nesen gāzes, Lattelekomam kabeļi visi jauni uzlikti. Tagad tas viss būs sajaukts, kas apmaksās no jauna to visu. Šo jautājumu mēs arī atzīmēsim, tas ir ļoti labs arguments, to mēs arī uzdosim. Tur pavisam nesen viss ir mainīts. To mēs arī uzdosim Rīgas domai, viņu viedokli. Paldies. Labvakar. 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 Lauris Ērenpreis, Āgenskalnietis. Man ir jautājums, varbūt jau uz priekšu, protams, kā mēs te visi domājam, bet man ir jautājums, kurš apsaimniekos šo tuneli, tad, kad viņš būs uzbūvēts? Tās ir milzu izmaksas apsaimniekošanas, visas ventilācijas, elektrības, kanalizācijas, atsūkšanas stacijas, jo tur tiks ūdeņi iekšā. Tas ir Rīgas domai obligāti jāpajautā, jo Rīgas domai būs tās lietas visas jāprēķina. Tad otrs jautājums ir, man ļoti gribētos redzēt 3D, kā izskatīsies tā iebraukšana un izbraukšana no šī tuneļa, kā viņi izskatīsies dabā. Tagad ar datoru var panākt ļoti skaistas vizualizācijas un visu to ieraudzīt. Un es dzirdēju, ka 30 metri dziļumā viņš būs. Nu, saka 30, aptuveni, ja? Tad saka 50, bet kamēr nav tehniskā projekta, nevar neviens atbildēt. Es domāju, 2,7 kilometri, viņam jau vajag būt leņķis, lai viņš iebrauc, un leņķis, ka viņš izbrauc. Man liekas, ka tur nebūs tunelis, tur būs iebraukšana un izbraukšana ārā vienkārši. Tas ir tāds, nekas tur tāds skaists nesanāks. Un treškārt, es zinu, ka Latvija ir viena no tām valstīm, kuru īpašniekiem zemes dzīves pieder viņu īpašumā. Tad viss, kas pieder zem manas mājas, viss pieder arī mans līdz zemeslodes centram. Tad faktiski sanāk tā, ka es varu nevis pārdot savu īpašumu, bet izīrēt šim Rail Baltica savu īpašumu daļu, kā kopīpašums tas tunelis varētu būt. Un viņi man maksāt nomas naudu varētu par to. Nevis es atpērku kaut ko, teiksim, jo šeit var rasties lielas tiesvedības. Juridiski vienkārši. Un trešais, tas ir ceturtais, tas jociņš, ka man liekas, ka tur, kur viņi taisījuši šo projektu, viņi apskatījušies kartē Āgenskalns un Torņa kalns, un viņam likās, ka tur baigais kalns ir. Tas tā kā alpos kaut kur, jā, un viņi varbūt vienu nulīti ir, varbūt nav ieraudzījuši beigās. Un viņi domājuši, ka būs jāurbjās kaut kam cauri, bet te taču, man liekas, jūs paši redzat, ka nekāda kalna īsti nav. Jā. Paldies. Paldies.
Maziņš rezumē drīkst? Jā, lūdzu. Diemžēl nevienos normatīvajos aktos nav teikts, ka sabiedriskā apspriešana būtu jāņem vērā šiem projektu bīdītājiem obligāti. Tieši tā, to es jau arī jums teicu. Šī sabiedriskā apspriešana ir maza daļa no ietekmes uz vidu novērtējuma. Tāpēc mēs arī apvienojamies, tāpēc mēs arī darbojamies, lai tas tā nenotiktu. Jā, lūdzu. Es gribēju pateikt arī, ka jābūt varbūt tam dzelzceļam, bet vairāk pasažieru veidā, lai mēs tuvinotos Eiropai, jo Eiropa pietiekami, mums nav kravu, ko apmainīties, jo Latvija maz ko ražo un Eiropa ražo, bet viņiem nav izdevīgs, manuprāt, mūsu tirgus, un tad izdevīgāk būtu tieši pasažieru pārvadējumu, nevajadzētu nekādus tuneļus pietiktu, kas savienot Baltijas valsts, jo kādreiz esot bijis savienotais starp Baltijas valstīm dzelzceļš, bet ir tikai uz Maskavu. Tad varētu savienot Baltijas valsts un Eiropu, bet ar pasažieru tīklu, nevis tik plaši ar kravu tīklu, jo tur nebūs ko pārvadāt tik daudz. Paldies! Labdien! Es esmu Āgenskalna iedzīvotāja, un šis vilciens ir ieplānots iet, ka viņš ies tieši zem manas gultas. Jā. Es pirms gribētu pateikt lielu paldies organizatoriem par šo te ideju, ka viņi tādi ir izdomājuši un kad lieliski ir sākuši realizēt. Un man ir uzdevums jums visiem, man ieskaitot, mīļie ziepes mums ir ļoti liels šobrīd. Un vienīgais, ko mēs varam darīt, atskaitot to, ka mēs varam dot idejas, katram ir jāsameklē un jāatrod tik daudz cilvēku, kas varētu parakstīties pret, cik vien jums ir iespējams. Lūdzu, piestrādājiet pie šī jautājuma, jo pēc tam septembrī visi plātīs rokas un teiks, jā, bet ziniet, ko tā nesanāca. Jo cilvēku būs vairāk, kas būs pret, jo tam būs lielāks svars. Tas vairāk nozīmēs. Paldies jums! Paldies! Tad, kad mēs sāksim parakstu vākšanas kampaņu, lūdzu visiem nākt pie mūsu, kas teikt tā, teltīm klāt, aicināt savus draugus, radiniekus parakstīties pret tuneļa. Valdis Freimantāls, Latvijas kultūras kronikas režisors, Āgenskalna iedzīvotājs, tepatās blakam mani māja, 10 bērnu tēvs un pazīstamākais, manuprāt, disidents Latvijā. Saprotiet, un es izsaku visdziļāko pateicību organizatoriem, biedrībai, kad ir pirmo reizi visiem pieejams, viegli pieejams, demokrātiski sanākt kopā un kaut ko risināt. Un tas ir noteikti aplausu vērts, un es uzskatu, ka mums ir jāsaka liels paldies šiem cilvēkiem, kuri ir apzinājušies un uztaisījuši šo biedrību. Bet es gribētu izmantot iespēju tagad pastāstīt, ka Āgenskalnā jau tāda biedrība kopš seniem kultūra vēsturiskiem tradīciju laikiem ir pastāv. Tā ir Āgenskalna latviešu biedrība. Viņi, protams, 40. gadā iznīcināja, kā visas latviešu biedrības, kad ienāca iekšā okupācijas karaspēks un likvidēja visu nacionālo sabiedrisko un kultūras dzīvi. Ielika visus savus komisārus un tā tālāk. Kopā šim projektam, protams, ir bezgalīgi svarīga nozīme, jo viņš savienos Latviju ar demokrātisko un rietumu Eiropu. Tas ir absolūti strateģiski nepieciešams un tādā ziņā ir apsveicams. Bet izmantojot šodienas auditoriju, es gribētu pateikt, ka visiem āgenskalniešiem vajadzētu nodibināt, atjaunot savu 40. gadā iznīcinātu Āgenskalnu latviešu biedrību. Jo latviešu biedrības ir tās, kas lemj jautājumus attiecībā uz viņu ģimenes dzīvēm, attiecībā uz visiem aspektiem, sākot no ekonomiskiem, beidzot ar politiskiem. Ja? Un mēs vienkārši šeit visi kopā sanākuši ļoti labi zinām, ka 1993. gada 18. februāra naktī Rīgas latviešu biedrība iznīcināja. Naktī iebruka un iznīcināja. Saprotiet? Un to darīja ar augstāko valsts amatpersonu norādījumiem, protams, mutvārdu norādījumiem. Par to jūs variet palasīt internetā, uzliekot Valdis Freimantāls, un tur man ir publikācijas ārkārtīgi lielā daudzumā. Un vēlreiz es saku, liels paldies dibinātājiem par atklāto un godīgo pieeju šim jautājumam, un
uz kopēju darbu vienojamies. Paldies! Paldies, mums katrs atbalsts ir svarīgs. Tad šodien pasaku jums paldies. Vienīgi uz atvadām jums gribēju ieteikt, apskatīties. Jūs atradīsiet pierādījumu, ka mūsu projektu virzītāji izplatās ar mītu izplatīšanu, tad nodarbojas ar mītu izplatīšanu. Mums stāst par superklusajiem vilcieniem, kas mums te ienāks Latvijā. Mums tādu nav, jo mums ir tvaikojoši vagu bāni, kas braukā. Mums ir elektrovilciens. Jūs vienkārši YouTube ievadiet, apskatieties, kā brauc mūsu elektrovilciens, kāds ir skaļums. Un ievadiet Deutsche Bahn. Tas ir ātrgaitas vilciens. Un ar kādu skaļumu viņš brauc, un ar kādu skaļumu tas vilciens ieiet tuneļos. Jūs redzēsiet, atšķirības nav. Citreiz pats Deutsche Bahn ir daudz skaļāks nekā mūsu elektrovilciens, kas traucās uz Jūrmalu. Paldies! Paldies, ka atnācam! Turpināsim strādāt, un drīz jau jūs mūsu aktivitātes redzēsiet ielās. Paldies jums!